Labdien visiem, kas jau ir pievienojušies. Kā parasti bez tehniskiem izaicinājumiem neiztikt. Šoreiz tehniskais izaicinājums ir, ka neizdodas palaist uz Facebook, bet vairums jau mūs klausās tomēr Zoomā. Jā, paldies visiem, kas ir pievienojušies. Man ir prieks, pirmkārt, liels prieks, ka tik liels skaits dalībnieku ir pieteicies, pieregistrējies un turpina vienoties klāt. Mēs ar Ritu parasti pirms plānot webināru uztraucamies, vai tad vispār kāds nāks klausīties mūs, un katru reizi jūs ir vairāk, un šoreiz reģistrēto dalībnieku skaits bija tuvu 200, vai varbūt jau šodien pāri 200. Šodien jau pāri 200. Šodien jau pāri 200. Nu, jā. Es mazliet tad ievadam pastāstīšu par šodienas vispār to plānu mūsējo. Plāns ir tāds, ar ko mēs atšķirsimies. Šoreiz mēs nerunāsim detalizēti par konfigurēšanu, nerunāsim par integrācijas izveidi, par sasaisti tātad starp Cospocket un Moneo. Par to mēs esam runājuši iepriekš. Mums ir video ieraksti, mums ir pamācības, un to informāciju mēs nosūtīsim pēc webināra e-pastā. Tā kā tas viss būs pieejams un jau kā sakonfigurēt, kā saslēgties tiem, kas būs jaunie lietotāji, to visu varēs atrast. Šodien mēs parunāsim par iespēju no Cospocket pusē tātad izveidot komandējuma atskaiti, pārskatu, apstiprināt to. Es vienkārši parādīšu vienkāršot tādu variantu, kā var arī izdevumus saskaņot Cospocket risinājumā. Tātad iesniedzējs iesniedz dokumentu vai pārskatu, vadītājs apstiprina, un tad jau grāmatvedis to saņem grāmatvedības sistēmā. Tāpat parādīsim arī šajā demonstrācijā parādīsies visas trīs galvenās digitalizēšanas metodes. Tā kā fotografēšanas nevar parādīt, bet tā kā čeku pievienošanu pārskatam, iesūtīšu dokumentus no e-pasta un pievienošu arī, kas ir jaunums, realizācijas rēķinus, jo, lai arī Cospockets nav paredzēts realizācijas rēķinu digitalizēšanai, pēc vairāk klientu pieprasījuma spiedienu, ko izdarīja uz Moneo. Moneo paņēma uz sevi šo slogu un izveidoja iespēju importēt arī realizācijas rēķinus. Par to vairāk pastāstīs Rita, jo es vārdu vienā brīdī došu Ritai. Rita rādīs Moneo pusē, kā izskatās ieimportētie dokumenti. Un tad jau, kad Rita būs parādījusi Moneo, tad es paņemšu vēl mazliet uzmanību uz sevi un parunāšu par jaunu funkcionalitāti, kas ir bankas maksājuma karšu saskaņošanas, salīdzināšanas funkcija. To es demonstrēšu uz sava reālā konta, Cospocket SIA uzņēmuma konta, jo priekš tās funkcijas tā kā demonstrēšanas ir nepieciešams reāls bankas konta pieslēgums un reāla debetkarte. Un tad jau mēs dosim vārdu Ditai. Dita pastāstīs to, ko mēs nezinām. Mēs ar Ritu parasti stāstam to, kā mēs iedomājamies, ka klienti izmantos mūsu risinājumu, kā mēs gribētu, kā vajadzētu. Dita pastāsta mazliet vairāk reālo pielietojumu. Dita ir grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma vienētais konts valdes priekšsēdētāja, un viņa arī ir grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas biedre, pat, manuprāt, ne tikai biedre, bet valdes locekle. Tāpēc, jā, Ditai ir liela pieredze, un Dita arī pēdējā laikā ir sākusi interesēties par Eiropas naudām priekš procesu digitalizēšanas. Tātad pēdējā laikā diezgan populāra tēma bijusi Eiropas digitālais inovāciju centrs. Ir visai daudz webināros un semināros parādījies un runājis par tātad atbalstu procesu digitalizāciju komercdarbībā. Mēs vienkārši padalīsimies tā kā ar savu pieredzi par šo, jo arī Cospocket klienti jau vairāk ir ieguvuši šo finansējumu. Es pastāstīšu,
kāda tur mums ir loma, kā es to esmu pieredzējis no savas puses. Dita ir bijusi uz Eiropas Digitālā inovācijas centra Kickstart programmu, kur tā kā notiek apmācības dzīvē par šo pieteikšanos, kāds ir tas process. Un, jā, es domāju, ka ar to mēs arī varam sākt. Jā, kas ir svarīgi jautājumus webināra laikā droši rakstiet čatā. Jautājums un atbildes, kā parasti mēs tad prezentācijas beigās iziesim tam cauri, jo mums šodien ir arī, tā teikt, varētu teikt, moderators. Ir Kosmoketam liels notikums Latvijā. Kosmokecijā mums ir jauns dalībnieks, Zane ir pievienojusies mūsu komandai, gan kā klientu atbalsta speciālists, gan arī palīdz ar daudziem projektiem, ne tikai Kosmokecijā, bet arī Kosmoket uzņēmumā kā tādā. Jo atgādināšu, ka mums mācas uzņēmums ir Igaunijā Kosmoket OU. Jā, un tad Zane mums šodien palīdzēs ar moderēšanu un jautājumu novirzīšanu un uzdošanu. Nu jā, un liels lūgums pēc webināra mēs izsūtīsim arī nelielu aptauju. Būtībā tas mērķis aptaujai ir noskaidrot, vai šāda veida saturs ir noderīgs, jūsu ieteikumi. Un, jā, jo tad, kad mēs prezentējam, tad, kad es stāstu, tad, kad Rita stāsta, mēs redzam, var teikt, tikai savu ekrānu, mēs jūs neredzam, nav dzīvā auditorija, nav emociju, nav ne jausmas, vai cilvēkiem patīk vai nē, un mēs sapratām, ka mēs neesam izmantojuši šo, teiksim tā, resursu, rīku, aptauju, kas reāli ļauj klausītājiem izpaust savu viedokli un varbūt ieteikt, kā mēs varam uzlabot savu sniegumu. Jā, tas ievadam, es domāju, ka ar to būs pietiekami. Es uzreiz pie praktiskā, es uzreiz dalos ar ekrānu un sākam. Tiem, kas jau lieto Kosmoket, tie jau par Kosmoket darba vidēm zina. Tātad tas, kas man šobrīd ir atvērts uz datora, tā ir mobilā aplikācija. Vienkārši es viņu demonstrēju tātad uz datora webināru nolūkos. Mobilā aplikācija tieši tāpat izskatās arī uz mobilā tālruņa. Un otra darba vide, kurā mēs šodien arī darbosimies, ir Kosmoket mākoņa vide. Šī ir tā vide, kur grāmatveži pavada lielāko daļu savu laika, jo mobilā aplikācija pamatā ir domāta uzņēmumu darbiniekiem, vadītājiem priekš dokumentu iesniegšanas, priekš digitalizēšanas, pārsvarā izmantojot fotografēšanas funkciju, tātad čeki vai vienas lapas rēķini. Savukārt, mākonis ir tā vide, kur grāmatveži dodās, lai digitalizētos dokumentus jau apstrādātu, pārbaudītu, organizētu, pa pārskatiem iespējams un tālāk padotu uz grāmatvedības sistēmu. Jā, un sāksim tad, kā jau minēju, ar komandējumu atskaiti. Komandējumu atskaitis veidošu no mobilā tālruņa lietotnes, tā kā vides, jo tas vairāk atbildīs tā kā realitātei. Vismaz tā doma, kā jūs minēju, mēs stāstam par to domu, kā mēs iedomājamies, ka tiks lietots. Doma ir, ka tad, kad uzņēmumā ir pievienoti darbinieki kā lietotāji, tad tie, kas jau lietoties, zina, ka sadaļā lietotāji ir iespējams pievienot vairākas personas, kas konkrētajā uzņēmumā iesniegs dokumentus, veidos pārskats, iesniegs dokumentus. Tātad vai nu parastie lietotāji vai administratori, visiem ir tiesības veidot pārskats un pievienot dokumentus. Un komandējuma atskaites tieši tiek veidotas no pārskatu sadaļas, no pārskatu darba virsmas, izmantojot pogu pievienot pārskatu, ir opcija tātad komandējuma atskaite. Izdevuma pārskati mēs zinām, tie ir domāti avansu norēķina atskaitēm, tur tiek piešķirts nosaukums, tas arī viss. Komandējuma atskaišu gadījumā ir vairāk opciju, vairāk lauciņu, kas ir jāizpilda. Doma ir tāda, ka
ideālā scenārijā, tātad komandējuma sākumā darbinieks jau izveido atskaiti par tātad šo pārskatu par savu komandējumu. Viņš zina datumus, kuros viņš būs šajā komandējumā, norāda sākuma datumu un komandējuma beigu datumu, norāda komandējuma mērķi. Pieņemsim, varbūt te ir priekšlikumi, konferences tikšanās, te var arī brīvā tekstā ierakstīt, kāds ir tas komandējuma mērķis bijis. Un, protams, ja dienas nauda ir aktīva, kas pēc noklusējuma vienmēr būs, tad arī Costpockets automātiski aprēķinās dienas naudu. Dienas nauda tiek pārreikināta arī tad, ja, teiksim, darbinieks atzīmē, ja darbiniekam bija nodrošināta naktsmītne un 3 ēdināšanas, tad darbiniekam ir jāatzīmē šis lauciņš, dienas nauda attiecīgi pārreikinās. Un arī, protams, ja nakšņošana ir bijusi pastāvīgajā dzīves vietā, kas komandējumos ārvalstīs droši vien būs ļoti redz skatījums. Jā, un vai iekļaut dienas naudas aprēķinā nedēļas nogales. Tātad tiek norādīti galamērķis, valsts, kur dodās periods un komandējuma mērķis paši galvenie. Kad tas ir izdarīts, komandējuma atskaite kā tāda jau ir gatava, dienas nauda jau tajā parādās, un tālāk jau tas mehānisms, teiksim tā, viņš ir tieši tāds pats, kāds tas ir ar izdevumu pārskatiem, ar avansu norēķinu pārskatiem šajā mapē, kas tā arī viņi izskatās, tā kā mapīte Zviedrija šajā gadījumā, un arī mākoņu pakalpojumā viņi uzreiz parādās. Es, teiksim, redzu, ka te ir pie nepabeigtajiem pārskatiem ir parādījusies atskaita Zviedrija. Jā, tātad šajā var likt dokumentus. Un tā ideja, ka tad komandējuma laikā tik līdz darbinieks saņem kādu izdevumu dokumentu, čeku, norēķinās, uzreiz viņu arī digitalizē, liek tajā pārskatā, un tā komandējuma laikā krāj savus čekus. Tātad es nofotografēt nevaru, bet pēc fotografēšanas, čeka fotografēšanas nākamajā solī, palielināšu, nākamajā solī man tiek prasīts, vai maksāja ar personīgiem līdzekļiem, uzņēmuma līdzekļiem. Šo arī daudz, domāju, jau zina. Šajā gadījumā es atzīmēju, ka tie ir personīgie līdzekļi, un tālāk jau man ir jāatzīmē, kāds bija izdevuma veids. Pieņemsim, ka šajā gadījumā es devos uz konferenci, braucu taksi. Tad to es atzīmēju, komentārā es varu, ja nepieciešams, pierakstīt vēl brīvā tekstā, vēl papildus paskaidrojumu. Un visbeidzot, te vajadzēja parādīties robotu digitalizētajiem datiem. Tas šoreiz nenotika. Mēs pamēģināsim vēlreiz. Jā, šis solis iepriekšējā mēģinājumā nojuka. Tātad nākamajā solī parādās tie dati, ko robots ir nolasījis no čeka. Ja ir kaut kādas nepilnības, ja ir kādas kļūdas, tad to ir iespējams šajā solī un vajadzēs šajā solī arī izlabot, salīdzinot ar to, kas ir redzams uz čeka. Un kad esam pārliecināti, ka dati ir pareizi, čeks tiek pievienots, viņš netiek nosūtīts uz grāmatvedības sistēmu, viņš tiek pievienots konkrētā komandējuma atskaitei. Un tādā veidā pievienosim vienkārši vēl vienu dokumentu. Es atzīmēju šoreiz, ka tās bija reprezentatīvās izmaksas ar klientu. Atkal pārbaudu tātad datus, ko nolasīs robots. Šoreiz pieņem, ka viss ir pareizi. Iesniedzu, un tad tas dokuments ir pievienots šim konkrētajam komandējuma atskaitei. Kad visi dokumenti, kad komandējums attiekti beidzies, kad visi dokumenti ir pievienoti komandējuma atskaitei, tad es varu spiest iesniegt pārskatu. Un, ja bez pārsteigumiem, tad šai komandējuma atskaitē vajadzētu arī palikt šajā statusā gaida apstiprinājumu. Jo šim uzņēmumam man ir uzstādīta
apstiprināšanas, jeb izdevuma saskaņošanas funkcionalitāte, kur es, Kaspars, apstiprinu visu iesniedzēju dokumentus, jeb precīzāk visu iesniedzēju izdevumu un komandējumu pārskatus. Apstiprināšana šajā brīdī es arī uz e-pasta saņemu paziņojumu, ka persona ir iesniegusi, Kaspars ir iesniedzis komandējuma atskaiti, un man to ir nepieciešams apstiprināt. Un es varu doties pēc izvēles, kuru man ērtāk. Ja es esmu gājienā, neesmu pie datora, tad visdrīzāk es izmantošu mobilo aplikāciju, to atverot konkrētajā uzņēmumā, aiziet pie pārskatiem, redzu, ka te ir neizlemts, tas ir kā status, kas apliecina to, ka man ir jāatver un jāpieņem lēmums, pārskatot tātad datus, vai tie sakrīt ar to, par ko esam vienojušies. Varu apskatīt arī dokumentus, kurus Kaspars pievienojas, un varu pieņemt lēmumu arī mobilajā aplikācijā vai nu noraidīt. Ja es noraidu, tad man jānorāda iemesls. Tas ir kā pamatojums, tātad, kurš arī aizies pēc tam pārskatu iesniedzējiem uz e-pastu, lai būtībā persona, lai viņi ir informēti par to, kādēļ esmu noraidījis šo komandējumu atskaiti. Iespējams, tur ir kāds čeks, kas neatbilst uzņēmuma politikai. Vienkārši tas sanāk, ka persona izlasa komentāru, izņem pamatojoties uz to kādu no čekiem un iesniedz atskaiti atkārtoti. Un tad es pārbaudīšu vēlreiz, un tad es varu spiest apstiprināt. Savukārt, te es vēl nespiežu, lai parādītu jums arī, kā mākoņu pakalpojumā šī apstiprināšana izskatās. Te ir papildus sadaļa dokumenti gaida apstiprinājumu, un atverot šo, te būs saraksts ar dokumentiem, pārskatiem, kurus man ir jāapstiprina. Šajā gadījumā es tad redzu, ka runa ir par komandējumu atskaiti, Zviedrija, kas ir iesniedzējis, kāda ir dienas nauda. Varu apstiprināt vai noraidīt uzreiz, varu atvērt un atkal jau paskatīties, kādus dokumentus Kaspars tur ir iesniedzis, vai viss atbilst politikai. Eiro aptiek Zviedrijā tas ir redz gadījums. Jā, un ja tomēr ar visu esmu ar mieras, tad es varu apstiprināt šo pārskatu, un tagad jau pārskats ir nonācis statusā apstiprināts, kas nozīmē, ka šo pārskatu var vilkt Moneo sistēmā, ko vēlāk arī Rita izdarīs. Tad, lai nodemonstrētu daudziem jau zināmo, bet digitalizēšanas metodi no e-pasta, tad atgādinu, ka katram uzņēmumam tiek automātiski ģenerēta un piešķirta @costpocket.com e-pasta adrese, uz kuru var nosūtīt dokumentus, un tie dokumenti nonāks konkrētā uzņēmuma dokumentu sarakstā un tiks digitalizēti. Tātad tā nav paskasta, kur var ieiet palasīt ziņas. Tas ir tikai savienojuma punkts starp jūsu vai darbinieku e-pastu un konkrētā uzņēmuma datubāzi. Tad šajā gadījumā noklišinot uz šīs pogas, es nokopēju e-pastu, dodos uz savu darba e-pastu, man tur ir kādi rēķini bijuši. Šajā gadījumā es esmu e-pasta ziņai pievienojis 2 rēķinus, var pievienot arī vairākus. Visbiežāk tomēr to izmantot tas scenārijs tāds, ka piemēram, LMT atsūta uz e-pastu rēķinu, uzreiz tiek spiests pārsūtīt, jeb forwardēt, ieraksta vai iekopē uzņēmuma šo @costpocket.com adresi, spiež nosūtīt, un, ja viss ir kārtībā ar sistēmu, tad vajadzētu būt, ka minūtes laikā, aptuveni minūtes, 2, šie dokumenti parādās šajā datubāzē, un robots jau viņus apstrādā, digitalizē. Kamēr dokumenti vēl ienāk, es pievienošu arī vienu realizācijas rēķinu, un tas arī parādīs 3. digitalizēšanas metodi, tātad dokumentu pievienošanu no datora vai mākoņu krātuvēm. Manā gadījumā tā tiešām arī būs mākoņu krātuve. Man ir Google Drive pievienots, uzstādīts uz datora, un viņš izstāsta, it kā es pievienotu no datora krātuves, bet tas ir patiesībā mākonis. Un te man ir 2 realizācijas rēķini, varu arī patiesībā abus ievilkt, jo šī metode ļauj iesniegt līdz 100 dokumentiem vienlaicīgi, dokumenti tiek pievienoti,
Pa vienam viņus robots apstrādā. Un tad, kad dokumenti ir digitalizēti, tad viņi arī būs pieejami apskatīšanai. Šodien gan šķiet, ka kosmopēdas robots domā ilgāk nekā parasti. Vēl mirklīt pagaidīšu. Tā, un tagad jau abi dokumenti pievienojušies, digitalizējuši, atlika tikai uzbubināt savai tehniskajai komandai, uzreiz jau viss aizgāja. Tālāk jau es varu apskatīt tātad šo dokumentu digitalizētos datus. Un kad runa ir par realizācijas rēķiniem, tātad es minēju, ka Kosmopēdas sistēma vispār nav paredzēta realizācijas rēķiniem. Tā lieta ir tāda, ka tad, kad Kosmopēdas robots skenē katru rindiņu un meklē piegādātāju, kurš ir piegādātājs, tad, ja tiek atrasts šajā gadījumā nosaukums organizācija SIA, un uzņēmuma datubāzes nosaukums, kurā es šo dokumentu digitalizēju, arī ir tāds pats, tad šis variants tiek automātiski atmests. Un par piegādātāju sistēmu paņem kļūdaini patiesībā saņēmēju. Tas ir tas šķērslis, ko mūsu tehniķi nevar izmainīt. Tā vienkārši ir. Un ko uz sevi paņēma tātad Moneo komanda. Moneo būtībā pēc importa šo piegādātāju būs ļoti viegli, ērti apgriezt. Bet citādi visus datus no rēķina nolasa un vairāk klienti jau izmanto arī realizācijas rēķinu digitalizēšanai. Ja es esmu pārbaudījis un digitalizētie dati atbilst patiesībai, es varu spiest vai nu uzreiz nosūtīt grāmatvedībai vai pārbaudīt vēl arī otru dokumentu. Teiksim, šajā gadījumā nav atrasts, tā kā šī nav īsta kompānija, Lušsoftā tāda nav, tad arī netika atrasti no rēķina nolasīti PVN un reģistrācijas numuri. Kad visu esmu pārbaudījis, varu vērt ciet un spiest iesniegt. Un kamēr mēs digitalizējam realizācijas rēķinus, tika iesūtīti arī rēķini no e-pasta. Te gan redzu, ka nav nostrādājusi digitalizācija. Tas ir mūsu sistēmas kaut kāda kļūda šoreiz. Es pievienošu šos dokumentus vienkārši no datora, jo šķiet, ka Kosmopēdā ir kāda tehniska problēma šobrīd. Tehniska problēma var būt arī liela apjoma dokumentu plūsmai, ja, teiksim, konkrētajā laikā caur e-pastu vai kādu digitalizēšanas kanālu tiek iesniegts milzīgs apjoms dokumentiem, tad tas var ietekmēt, mazliet palēnināt. Tiesa, datiem vienalga vajadzētu nolasīties, tāpēc no e-pasta iesūtītie dokumenti šoreiz mazliet pārsteidz, bet to mēs atrisināsim pēc webināra. Es domāju, ka te ar manu bubināšanu tehniķiem nebūs līdzēts. Te es pievienoju piegādātāju rēķinus, pārbaudu datus, varu pievienot arī apmaksas veidu, ar kādu par rēķiniem tika norēķināts, vai arī par kādā veidā norēķināsies. Visi papildus dati, un, kad esmu pārliecināts par datu pareizību, spiežu nosūtīt. Te viss šķiet pareizi, arī spiežu nosūtīt. Un šajā gadījumā tātad visi 4 rēķini ir statusā notiek apstrāde. Tas norāda uz to, ka šos dokumentus var vilkt Moneo sistēmā. Tie dokumenti, kuriem ir apstiprināšanas funkcionalitāte uzstādīta, tiem būs status apstiprināts. Dokumenti, kuri netiek padoti
uz apstiprināšanu, tad attiecīgi arī status ir notiek apstrāde. Dita pacēla roku. Dita, vai tu vēlējies kaut ko teikt? Jā, es gribēju teikt par šīm tehniskām problēmām. Viņas ir reti, bet mēs kā grāmatveži zinām, ka klienta dokuments iesniedz pārsvarā mēneša beigās. Un tad ir, jā, kad varbūt ir nedaudz ilgāks laiks jāpagaida. Bet, ja mēs laicīgi jau sākam savus darbiniekus pieredzināt, ka dokumenti ir jāiesniedz tiklīdz kā viņi rodas uzņēmumam, tad tehnisku problēmu pārsvarā nav. Problēma ir ar tiem kavētājiem, kuri zina, ka pieņemsim, kā šodien 20. 30. datums, visi dokumenti jāizsniedz grāmatvedībā, un tad visi lielie dokumentu kalni nāk uz kospoketu. Tā kā tas tāds varbūt mazliet aizstāvība tavā pusē, bet tehniskās problēmas mēs kā grāmatveži novērojam pārsvarā mēneša pēdējā nedēļā. Tā kā, jā. Jā, paldies, Todita. Jā, Rita, es došu vārdu tev. Tad komandējuma atskaita ir izveidota pievienota piegādātāja rēķini, realizācijas rēķini. Labi. Tad Tā, es arī tev ekrānu došu. Jā. Es laikam gribētu pateikt sākumā, zinot, ka mūsu klausītāju starpā ir klienti, kas vēl nelieto Kostpocket, un ir arī tādi klienti, kas varbūt vēl nelieto Moneo. Divos vārdos pateikšu, kāpēc mēs, tātad es esmu no Moneo Latvija, mani sauc Rita, nepaspēju stādīties priekšā. Kādēļ mēs kā ERP pārstāvis izvēlējāmies Kostpocket, ar kuru integrēties? Tas notika 4 gadus atpakaļ, un mēs joprojām esam priecīgi par šo sadarbību. Un tā kā mūsu filozofijā kopumā šis darbs, ko dara grāmatvedis, pārvedot datus vai nu no digitāla faila, vai nu no papīra formātā saņemtā čeka, ir diezgan zema pievienoto vērtību. Līdz ar to mēs meklējām risinājumu, kas spēj šos datus digitalizēt, un mēs atradām šo sadarbības partneru Kostpocket, kas šo darbu dara lieliski, kuram ir lieliska aplikācija, kas organizē šo dokumentu iesūtīšanu tieši no darbiniekiem, kas reti apmeklē biroju, kas darbojās daudz komandējumos, tātad šos dokumentus un čekus ir grūti no viņiem sadabūt atpakaļ. Šī aplikācija lieliski šo darbu un šo dokumentu plūsmu organizē, un arī šī datu atpazīšana ir ar diezgan augstu precizitāti. Un jā, tā tad, ko tad mēs darām tālāk, kad šie Kostpocket savu darbu pabeidzis, dati ir atpazīti. Kaspars arī diezgan daudz rādīja, ka šie dati, ka viņš šos datus pārbauda. Man liekas, ka no pieredzes varētu varbūt pēc tam Dita pastāstīt, nevienmēr darbinieki šos datus grib pārbaudīt un iesūta vienkārši fotogrāfijas. Attiecīgi šis datu pārbaudas darbiņš paliek, kādam tas ir jāizdara, uz kādu pleciem tas ir. Attiecīgi šo pārbaudu var veikt gan šajā Kostpocket aplikācijā, ko rādīja Kaspars, gan šo datu pārbaudu var veikt jau vēlāk grāmatvedis, ielasot šos datus Moneo. Tas ir katram ir ērtāk šī darba vide, jeb kā ir vairāk pierasts. Lūk, tā tad es padalīšos ar savu ekrānu, rādīšu, tātad kā mēs tālāk strādājam ar šiem datiem jau grāmatvedības sadaļā. Tātad jūs šobrīd redzat Moneo. Tātad šos datus no Kostpocket var saņemt gan automātiski, gan arī darīt to tā kā pēc pieprasījuma. Grāmatvedis var apsēsties, tad šobrīd es gribu strādāt ar iesūtītiem dokumentiem, viņš tos dokumentus pieprasa Kostpocket sistēmai, vai arī viņš var iestatīt un šie dokumenti paši plūst, tik līdz viņi ir iesniegti, plūst reizi dienā, reizi stundā, vai reizi minūtē, kā tas kuram patīk. Lūk, un tad šobrīd es rādīšu, kā to darīt manuāli, lai mēs varam izsekot visam procesam un kas pa vidu notiek. Tātad dokumenti, visi iesūtītie nāk
uz moduli integrāciju. Tātad te mums ir visi moduļi, un šos datus es gribu saņemt tādā reģistrā, kas saucās dokumentu iesūtne. Un šis reģistrs ir tāds starpreģistrs, kas faktiski kopē tos datus, kas ir Kostpocketā, un šajā reģistrā es varu kaut ko sakārtot, kaut ko izdzēst, ja darbinieks ir iesniedzis kaut ko, kas vispār neatiecas uz manu uzņēmumu, vai kāds no e-pasta ir atsūtījis kaut ko, kam es nepiekrītu. Tātad šis ir reģistrs, kurš šos datus saņem, un tālāk es jau veidoju vai nu piegādātāju rēķinus, vai realizācijas rēķinus, vai citus grāmatvedības dokumentus. Tātad darīsim tā. Ar labo peles pogu es saku saņem dokumentus. Paņemsim no septembra. Faktiski šeit arī visus pārējos iestatījumus es atstāju nemainītus. Šeit vēl ir tāda iespēja, kad es varu vienlaicīgi izveidot dokumentus. Tas nozīmē to, ka es gan saņemšu šos datus no Kostpocket, gan uzreiz izveidošu vajadzīgos piegādātāju rēķinus vai avans norēķinus. Tas ir droši vien liederīgi tajos gadījumos, ja es esmu pārliecināta, ka šī pārbaude ir veikta Kostpocket pusē, un es vairs datus īpaši pārbaudīt negribu. Bet es to neķiksēšu. Mēs paskatīsimies, kā izskatās šie dati, kad es saņemu viņus sistēmā. Lūk, tātad velkam iekšā, un kas šajā brīdī notiek? Moneo sistēma tātad pieprasa datus no Kostpocket. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka bieži vien fotografējot šos čekus vai pārsūtot rēķinus, rodās darījumi ar, tā teikt, jauniem, jeb ar tādiem partneriem, ar ko mums nav vēl bijusi sadarbība. Ja? Tātad realitāte ir tā, ka grāmatvedības programmā ir jātaisa jauna partnera kartiņa. Un, lai tas nebūtu, tātad, ja mums ir ļoti daudz čeku, tad šīs kartiņas būtu jāveido ļoti daudz, bet to tad mēs jau izdaram importa laikā. Importa laikā tātad Moneo meklē pēc reģistrācijas numura, kas norādīts Kostpocket sistēmā, piemeklē vajadzīgo piegādātāju. Un, ja viņš tādu neatrod pēc reģistrācijas numura, tad viņš meklē pēc nosaukuma. Ja viņš tādu neatrod, tad viņš dodās uz Lurtsoft sistēmu un pēc reģistrācijas numura atrod vajadzīgo partneru un izveido jaunu piegādātāju kartiņu, kuru arī ievieto šajā iesūtnes ierakstā. Tāds garš paskaidrojums. Bet šis ieguvums ir brīnišķīgs, jo tas vairs nav jādara manuāli. Un vēl viena lieta, ko šajā importa laikā mēs darām, ja tas ir rēķins, kurā ir norādīti bankas konti arī sadarbības partneram, tad mēs šos bankas kontus arī ievietojam piegādātāju kartiņā, kas mums ļoti labi noder vēlāk, gan maksājot šos rēķinus, gan vēlāk atpazīstot bankas konta izraksta darījumus, mums ir vieglāk sasiet šos darījumus ar vajadzīgiem partneriem, vajadzīgiem dokumentiem. Lūk, attiecīgi mēs redzam rezultātu, kur ir pateikts, kad visi dati ir veiksmīgi ieimportēti, un mēs redzam, ja mēs apskatām to atskatu, tad mēs redzam, ka šie ir ieraksti no 91. līdz 96. Ko es vēl gribēju pieminēt? Tātad šī partneru piemeklēšana notiek no Lurtsoft datubāzes. Ja šie partneri ir Latvijā reģistrēti, Igaunijā reģistrēti vai Lietuvā reģistrēti, tad šo darbību mēs varam veikt un piemeklēt šos trūkstošos piegādātājus. Ja tas ir kāds no citām valstīm, šīs komandējums ir, nezinu, uz Kazahstānu vai uz Ķīnu, vai uz to pašu Somiju, Zviedriju, tad šī piemeklēšana nenotiek pagaidām. Lūk, tātad lūk ir mani ieraksti, kas ir atnākuši. Un tātad šie ir tie dati. Un es redzu, šeit kolonā veidot dokumentu ir tas, ko mēs no šiem datiem veidosim. Tātad piegādātāju rēķinus, komandējumu un avans norēķinu. Sāksim varbūt ar šo komandējuma ierakstu. Tātad šie ir dati, kas ir atnākuši no komandējuma. Kopumā te viss ir samērā vienkārši. Šeit ir cilvēks, kas šo komandējumu ir iesniedzis. Šeit ir redzama
dienas nauda, kas ir bijusi Cost-Pocket sistēmā, un sadaļā komandē mēs arī redzam šo valsti. Ja valstu ir vairāk, tad visas valstis un dienas šeit tiek ielasītas. Tālāk, kas notiek, mums ir iespēja, tātad, ja ir kaut kāda kļūda, piemēram, jauns darbinieks, kurš nav reģistrēts sistēmā, tad parādīsies kļūda, ka darbinieks ir jāpiereģistrē sākumā, bet šoreiz nekādas kļūdas nav. Es veidoju ierakstu, saglabāju, un šeit parādīts, kad ir izveidots tāds ieraksts. Ja es to ar F2 atveru, tad tas nu ir mūsu komandējuma ieraksts, jeb darba brauciens. Tālāk, jā, pie valstīm es redzu šo Zviedriju. Iespējams, man ir jāuzraksta par šo komandējumu rīkojumus, tad ir man vajadzīgs rīkojuma datums un numurs, un citas darbības, kas ir jau mums, tie, kas grāmatveži, kas lieto Moneo, var tālāk strādāt ar šiem datiem. Laikam vairāk es par to nestāstīšu. Jā, nu kas ir svarīgi, kad šis ieraksts ir izveidots ar vajadzīgajiem datiem, viņš nav grāmatots, tālāk grāmatvedis viņu pārbauda vai papildina, un tālāk grāmato, un tad tas jau ir mūsu grāmatojumos. Tātad šis dokuments mums ir izveidots. Tālāk paskatīsimies par avansu norēķiniem. Tad man ir divi dokumenti, no kuriem es gribēšu veidot avansu norēķinus. Parādīšu tos vienu pēc otra. Tātad, kas vēl ir svarīgi saprast, ka par katru dokumentu, kas ir iesūtīts, neskatoties uz to, ka Cost-Pocketā tas ir viens izdevuma pārskats, par katru izdevumu dokumentu Moneo veido savu rindiņu, katrs dokuments ir atsevišķi, jo mēs gribam saglabāt šo digitālo arhīvu. Saņemot datus, mēs saņemam ne tikai ciparus un piegādātājus un tādas lietas, mēs saņemam arī šo pielikumu, kas ir attēls, jo mēs gribam šo digitālo arhīvu redzēt tātad katrā grāmatvedības ieraksts, kādus dokumentus to ir veidojis. Tātad šeit vēl ir tādas nianses. Visdrīzāk, ka šis piegādātājs ir tāds, ar kuru mēs jau esam sadarbojušies, līdz ar to mēs viņam piegādātāju kartiņā esam ielikuši izdevumu, tātad ierasto izdevumu kontu, un šis izdevuma konts parādās arī šeit jau iesūtnē. Mēs varam šajā brīdī atkal izmantot kaut kādas Moneo iespējas šos izdevumus dalīt par rindām, izmantot autogrāmatojumus, piešķirt kaut kādus objektus un iespējams dažos dokumentos, kas ir, kur ir vairākas rindas, varbūt kaut kāda viena rinda ir ar reverso PVN, viena rinda ir ar parasto PVN un vēl samazinātām likmēm. Tātad šis darbiņš sakārtot šīs PVN summas un PVN summas un šos PVN kodus paliek uz grāmatvežu pleciem. Tātad pēc noklusējuma mums ir PVN 21 likme, un tā ir šeit arī PVN kodu atpazīta. Attiecīgi man šeit vairs nav ko piebilst. Es saku, kad es gribu veidot šo avansu norēķinu, mēs redzam, ka šeit ir iespēja arī pārdomāt. Ja es redzu, ka tas nav čeks, bet rēķins un gribu taisīt piegādātāju rēķinu, tad es to šeit varu mainīt. Bet nu, tas ir čeks un es taisu augšā. Un šajā brīdī arī tiek izveidots avansu norēķins uz doto darbinieku. Es to atvēršu, paskatīties. Jā, tātad man ir avansu norēķins. Pēc noklusējuma tiek ielikts šī mēneša pēdējais datums. Avansu norēķinā ir saņemtā informācija. Visbrīnišķīgākais lauks, kas man patīk, ir dokumentu numurs, jo čekā meklēt čeka numuru ir paņem vislielāko laiku un visvairāk jāievada cipari. Tātad avansu norēķins nav grāmatots, viņš paliek tā kā atvērts, un tas mums dod iespēju vēlāk pievienot arī citus čekus šim pašam darbiniekam un veidot vienu avansu norēķinu uz šo personu. Kas tad vēl interesanti? Pielikumā mums atnāk gan šis, mēs varam apskatīties šis mūsu čeks, kas bija arī iesūtnē, kas bija Cost-Pocketā, un arī saite uz dokumenta iesūtni. Tātad mēs varam izsekot, no kurienes šī rindiņa avansu norēķinā ir radusies. Tā, nu paskatīsimies par pārējiem dokumentiem.
to taisam ciet. Mēs redzam, ka šie dokumenti jau ir apstrādāti. Nu, paņemsim vēl vienu avansu norēķinu. Te arī viss ir ļoti skaidrs. Veidosim arī ierakstu. Viss ir izveidots, nav konta. Tad es varu vaļā avansu norēķinu. Vēl viena rinda ir pievienota. Es šeit varu kārtot kontus. Es redzu, ka tās ir pusdienas. Visdrīzāk tie ir reprezentācijas izdevumi. Līdz ar to man vajadzēs kaut kādu autogrāmatojumu par reprezentācijas izdevumiem. Nu, un tā tālāk. Tas jau ir ierasts darbs ar Moneo sistēmu. Atstāsim to tik tālu. Paskatīsimies, kas ir vēl šeit. Es redzu, ka te ir piegādātāja rēķini, bet es atceros, ka šis klients man sūta arī realizācijas rēķinus. Par tiem parunāsim pēc mirklīša, bet es redzu, ka šeit Cost Pocket bija tas, kas bija realizācijas rēķins. To es pagaidām neaiztikšu. Es parādīšu, ka šos dokumentus var veidot arī vairākus reizē. Tātad piegādātāja rēķins un piegādātāja rēķins, tā mēs viņus iezīmēsim. Es uzticos, ka tur visi dati ir pareizi. Ar labo peles pogu es taisu veidot dokumentus. Un šajā brīdī veiksmīgi pabeigti. Un es redzu, ka ir izveidoti atkal ieraksti un viss ir kārtībā. Tagad parunāsim par realizācijas rēķinu. Tātad šis mazais triks ir izveidots tieši priekš grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, jo mazie klienti šos rēķinus veido Wordos, Exceļos vai kādās citās programmās un bieži vien sūta PDF uz grāmatvedību. Manuprāt, visvieglāk ar to strādāt tā, ka iespējams, ka šos dokumentus iesūta e-pastā vienā lielā zip failā, kur ir, nezinu, 20 vai 50 vai tikai 10 šo failu. Tad šos failus ir viegli augšpielādēt uz Cost Pocket sistēmu, kā rādīja Kaspars, un var likt vairākus failus, 10, 20 vai vairāk, un tie lēnām tur digitalizējās. Tātad, kā Kaspars teica, Cost Pocket ir izdevuma digitalizēšanas sistēma, attiecīgi tur Cost Pockets atpazīst šos otru mūsu darījuma partneri un pasaka, ka tas ir piegādātājs, uz to vajag acis pievērt ciet, jo skatāmies uz to, ka tā ir otra darījuma puse. Viena puse esam mēs, un otra puse ir vai nu klients vai piegādātājs. Šajā gadījumā arī par cik Cost Pocket sistēmā nav atšķirības, vai tas ir realizācijas rēķins vai piegādātāja rēķins. Viņi uz Moneo arī atnāk ar pazīmi, kad mēs veidosim piegādātāja rēķinu. Un šajā gadījumā mums tas ir jānomaina uz realizāciju. Atpazītā otrā puse paliek tā pati. Te mēs redzējām, ka piegādātājs nomainās uz klientu. Tas arī viss, kas mums ir vajadzīgs. Dati ir atpazīti. Protams, ka mums jāliek realizācijas konceptu, ja mēs gribam kaut kādu īpašu, nevis noklusēto. Bet šajā gadījumā mēs veidosim ierakstus, realizācijas modulī, realizācijas rēķinus. Iespējams, kā es teicu, ka grāmatvedis var šos failus augšupielādēt kaut kādā vienā dienā vai vienā periodā, un tad kontrolējot jau tad, kad viņš dokumentus saņem dokumentus, var uzreiz ieķiksēt, kad es no šiem dokumentiem, tad, kad es saņemu dokumentus, es gribu, lai visiem ir atzīmēts bumbulītis realizācijas rēķins, tad man attiecīgi tas nebūs jādara katrā ierakstā. Nu, lūk. Tad mēģināsim izveidot ierakstu, saglabāsim un atvērsim vaļā, kas ir sanācis. Mums ir sanācis rēķins, nevis piegādātāja rēķins, un šeit ir attiecīgi atpazītās summas. Nu, lūk, vēl viena nianse, kas varbūt noderēs tiem klientiem, kas domā uzsākt šo darbu Cost Pocket un Moneo, ir tā, ka dažreiz mēs esam ļoti aši un neesam pamanījuši, kad ir nepareizais bumbulis te augšā. Izveidojam ierakstu, bet saprotam, ka nav īstais. Tad šeit vēl ir funkcionalitāte, ka mēs varam mainīt bumbulītus sagatavots, saglabāt, un attiecīgi šis dokuments, kas tika izveidots, viņš
tiek dzēsts, un mēs varam veidot kādu citu, kas mums ir vajadzīgs. Lūk. Lielos vilcienos tas no manas puses ir viss. Ja es esmu kaut ko aizmirsusi, vai ir kādi jautājumi, Jautājumi tur varbūt jau ir čatā, es jau redzēju, ja? tas mums būs. Ja kaut ko es aizmirsusi, es pieļauju, ka Dita mums darīs to zinām. Jā, paldies. Man tāds, ka Rita, tu ļoti labi izstāstīji galvenās funkcionalitātes. Es varētu no tāda praktiskā. Dita, jā, es ļaušu tev tagad par visu šo no praktiskā, jo es pēc tam vēl par tām bankas kartēm Jā, to parunāšu. mēs atliksim atsevišķi kā saldo ēdienu. Labi, Es tagad mēģinu jūs atbrīvot no sava ekrāna. Es nezinu, vai man tas sanāk. Ja kas pamēģināšu no savas puses atbrīvot. Un varbūt man varētu iedot ekrānu. Jā. Tas, ko Rita izstāstīja, mums ļoti palīdz šie te iespēja, kad tiek importēti visi dati, un tā skaitā arī realizācijas rēķins, jo mums kā uzņēmumam, kas strādā ārpakalpojumā, klienti vēlas vienu kanālu, caur kur tiek nodoti visi dati mums. Un tas ir ļoti labi, kad CostPocket sadarbībā ar Moneo vai otrādāk ir spējuši rast šo risinājumu. Tas, ko es varu piebilst vēl par šīm konkrētām lietām, ko Rita minēja no tāda darba ikdienas, tā es mēģināšu nošērot savu ekrānu, vai es to varu. Tā. Tad, kad mēs runājam par šiem realizācijas rēķiniem, ko tikko arī Rita minēja, es ceru, ka visi redz tagad man ekrānu tieši realizācijas rēķinu. Vēl gluži nē, bet jā, tagad redzam. Ir lieliska iespēja, pieņemsim, ja jums ir vairāki šie te realizācijas rēķini, un jūs ziniet, ka viņi nāk no klienta, bet, kā minēja CostPocketā, viņi nav atsevišķi iezīmēti tie realizācijas rēķini, līdz ar to viņi ienāk kopā ar visiem rēķiniem. Mēs kā darām, parasti klientiem ir kāda abaratūra, ko viņi min, vai tas ir viņi tur CostPocket pirmie burti, vai tur 2024, vienalga, es tā kā piemēru šobrīd minu, un tādā veidā var šos konkrētos rēķinus atlasīt, iezīmēt ļoti ērti vairākus rēķinus, un ja viņiem status vēl nav, ka ir izveidots ieraksts, caur šajieni var šo darbības ar iezīmētiem ierakstiem nomainīt uz realizācijas rēķinu. Tad, kad tas ir izdarīts, tad jūs varat redzēt, vai CostPockets ir pielasies attiecīgās klientu kartiņas, jo pēc šī dokumenta veida, es atvainojos, Moneo meklē šo klientu pēc realizācijas rēķina, pēc pazīmes, ka tas ir klients, ja ir realizācijas rēķins. Ja tas ir piegādātājs, tad viņš meklē piegādātāju kartiņās. Un tas ir ļoti būtiski. Un sākumā, ja tu šo knifu nezini, tu sāc dubultot kartiņas vai sāc duspoties uz Moneo, kad saki, viņš neatrod to kartiņu, bet es esmu izveidojis to kartiņu, kas ir atkal nepareizi. Un tāpēc ļoti svarīgi jūs ielādēt šos dokumentus, jūs atlasiet šos realizācijas rēķinus, jūs caur šo funkciju, kad var ļoti daudz tur iezīmēt, nomainiet, ka tie ir realizācijas rēķini, un tikai tad jūs savu sākat Moneo šīs kartiņas meklēt. Tas ir varbūt tāds nians, ko es no ikdienas varu ieteikt, kā ātrāk strādāt ar ierakstiem, jo tas ir ļoti ērts veids, kā strādāt ar dokumentiem. Un mēs to ikdienā arī izmantojam maziem uzņēmumiem, kur paši savu rēķinus izrakstam. Līdz ar to tā ir tāda ļoti laba nianse, ko es gribētu varbūt pateikt, ja kāds saka, ka viņam šī funkcija nestrādā. Vēl viena lieta ir, ja mēs skatāmies uz CostPocketu, bieži klienti, pieņemsim, pievieno kaut kādu rēķinu, kas ir vecs rēķins. Un, pieņemsim, tagad oktobrī pēkšņi ir atraduši rēķinus par martu, pievieno. Un tad daudzi saka, es apjūku, es nevaru kontrolēt, kad viņš man to rēķinu ir iedevis un kad man tā programma viņu ir ielasījusi. Ir svarīgi strādāt ar filtriem. Moneo, tad, kad tu veic dokumentu iesūtni, viņš ņem dokumenta datumu. Tas arī ir svarīgi to atcerēties.
Un tad bieži vien liekas, nu kā es tagad tiešu uz apakaļ un meklēšu, kāds man tur vecs rēķins ir iesniedz, kur tagad tie rēķini ir. Ikdienā mēs to risinām tā, ka mēs šādi tad ieliekam šeit gadu, pieņemsim šo gadu, kas mums šis ir, un sakārtojam pēc numura, ko piešķir Moneo, tad, kad šis dokuments ir atnācis uz programmu. Un tad tu vari redzēt pēc šī numura, kas ir pēdējais, kāds ir šis dokumenta datums. Un, pieņemsim, redzēt, mums ir augusts, septembris, un pēkšņi ir 1. janvāra rēķins. Un šādi šos rēķinus var atlasīt, kas ir ienākuši, kur atkal bieži no grāmatažiem dzird. Es to procesu nekontrolēju, ja man nav uz papīra, es nesaprotu, ko viņš man tur ir iesniedzis, kaut kāda veca rēķina tur pa vidam ir. Tas šis ir lielisks knifs, kā mēs to kontrolējam savā uzņēmumā, kad tu uzliec konkrēti to tekošo gadu, bet ir ļoti forša lieta šīs tekošais dokumenta numurs. Lūk, es ceru, ka tas kādam varbūt noņem kādu bažu par šo sistēmu. Un tad ir vēl viena lieta, Moneo un Cospockets ir vienojušies un arī savstarpēji izveidojuši tādu risinājumu, kad klients var pievienot pielikumu. Pielikumu var pievienot pie pārskata. Un to, pieņemsim, mēs izmantojam, ka klients izmanto, pieņemsim, Bolt aplikācijas pakalpojumus un kā pielikumu pievieno maršrutu, kur ir karte, no kurienes uz kurien viņš brauc, lai pamatotu savu braucienu, ka tas ir ar saimniecisko darbību saistīts brauciens. Un tad arī, tad, kad dokumenti tiek importēti Moneo, saņemot dokumentus, jūs varat ielikt atzīmi, ka jūs vēlaties saņemt arī pielikumus, kas ir iekļauti atskaitēs. Šie pielikumi mēs viņus iesniedzam sev Moneo, lai viņi mums stāv arī šajā programmā. Un mēs viņus atzīmējam ar citu krāsu. Moneo ir lieliski iespēja ar labeliem atzīmēt. Mēs atzīmējam ar citu krāsu, ka tas ir pielikums un viņš nav jāgrāmato, no viņa nav jāveido ieraksts. Jo es zinu arī grāmatveži, kas ir ļoti skrupulozi savā būtībā, ka viņiem nepieciešams, lai visi statusi ir obligāti nomainīti uz ieraksts izveidots. Un ja tur stāv kāda sagatava vai kaut kas, tad viņi slikti jūtās. Līdz ar to es šo piedāvāju risināt ar labeliem, kur tu izmanto krāsiņu, zaļš, viss kārtībā pārbaudīts, tas ir vienkārši pielikums par to, kas pamato kādu dokumentu. Ir mums klienti, kas šos pārskatus nosauc arī, pieņemsim, oktobra izdevuma rēķinu pievienotie dokumenti, un tad ir akti, tur pasūtījumi vai CMR, jebkāda veida dokumenti, viņi visi var tikt arī nofotografēti caur Cospockietu un tālāk jau iesniegt grāmatvedības programmā kā pielikums, kas vienmēr saglabāsies kopā ar jums, un jums nebūs jāiet cauri un jāmeklē caur e-pastiem. Pie konkrētā tāda klienta darījuma partners jau būs atšifrēts, arī datums būs atšifrēts, bet vienkārši no viņa nav jāveido grāmatvedības ieraksts. Un tad pēdējā nianse, ko es vēlētos vēl minēt, Cospocketā ir iespēja norādīt izdevumu veidu. Un izdevuma veids var būt, pieņemsim, dimensija, objekts. Mums būvniecības uzņēmumiem tie ir būvniecības objekti, un tad būvdarbu darbinieki, kas veic iepirkumus, viņi šos dokumentus arī iesniedz ar Cospockietu, un mums ir uzlikts apstiprinājums, ka šos apstiprinājumu veids būvdarbu vadītājs, vai projektu vadītājs, un ir šī iespēja šeit izveidot šos te izdevumu veidus, un ja viņi sakrīt ar Cospockietu izdevumu veidiem, tad varbūt man var, es atvainojos ar objektiem šeit apakšā zemāk, ja viņi sakrīt, man varbūt Rita var pamainīt, palabot, tad viņš arī nolasa un piemeklē Moneo šo konkrēto objektu, kā viņš ir norādīts arī Cospocketā. Un tas ir ļoti ērti, tad, kad ir dokumenti jāsadala uz izdevumiem, uz dimensijām, uz objektiem, uz projektiem. Un arī būvdarbu vadītājam ir ļoti ērti, kad viņš vienā aplikācijā redz visu vēsturi saviem izdevumu dokumentiem. Ja ir stingrāki noteikumi, tad mēs esam arī ieslēguši šo te dokumentu apstiprinājumu, kur tieši konkrētais būvdarbu vadītājs apstiprina izdevumus uz savu objektu.
Agrāk mums bija ļoti liels problēmas. Mēs rēķinus drukājām, virsū parakstījās, objekti nevienmēr bija vienā pilsētā. Šie dokumenti cirkulēja e-pastos, skanēti, fotografēti, WhatsAppā. Šobrīd Cost Pockets mums ir ātri risinājis šo problēmu. Tur ir ļoti liels laika ietaupījums. Līdz ar to ārpakalpojumu arī uzņēmumiem, kas nav varbūt ārpakalpojumu grāmatvedības, bet grāmatvedības uzņēmumu grāmatvežiem, es ieteiktu šo kā lielisku risinājumu dokumentu aprites problēmu risināšanai. Un tas viss vēl tālāk aiziet klāt grāmatvedības programmā, ka tu vari redzēt, kas to dokumentu ir apstiprinājis, un jau objekts ir pielikts klāt. Līdz ar to tas ir tiešām tāds ļoti ērts rīks ikdienā. Tas bija vēl viens, ko es vēlējos, un par komandējumu atskaitēm. Komandējumu atskaites var apstiprināt arī pats darbinieks, tur bija jautājums vienkārši, bet mēs viņus arī izmantojam kā vienu no prasībām, ja ir uzņēmumā vairāki darbinieki, ka komandējumu atskaiti apstiprina vadītājs vai tas, kurš nosūtījis, ir komandējumā un šos izdevumus apstiprinājis, īpaši, ja tur ir izdevumi par darba vajadzībām, kaut kādi pasākumi, ieejas biļetes, reprezentācijas izdevumi, kā to paredz grāmatvedības likums. Mēs šo visu grāmatvedības likumu un normatīvo aktu regulācijas uzlikto slogu, kad viņām ir jābūt šīm atskaitēm apstiprinātām, mēs to visu risinām Cost Pocketā. Tur, kur bija piezīmes, tur mēs lūdzam klientiem norādīt komandējumu mērķi, viņi to norāda. Un arī pēc tam Moneo ir lieliska iespēja izdrukāt šo pārskatu, kas ir kā komandējuma atskaita. Un mēs neražojam dokumentus, to mūsu vietā digitalizējam, sagatavojam jau programmas. Lūk, vienīgā nianse komandējuma atskaite, kurā ir mērķis dienas nauda, būs saglabāta pie komandējuma atskaitēm sadaļā Moneo. Bet čeki, kas ir iekšā komandējuma atskaitē iekļauti, būs saglabāti pie avansu norēķina. Un tad, kad mēs sākām to lietot, mēs nepaskatījāmies niansi, ka Moneo defaultā ir dažādi konti minēti, kā tiek grāmatotas šie dokumenti. Līdz ar to mums avansu norēķina sadaļa aizgāja uz 2380, bet tas, kas ir saistīts ar komandējumiem, aizgāja uz 59 attiecīgo defaulta kontu. To varbūt vajag tad uzstādījumos nomainīt. Tas tā no manas puses kā grāmatvedim, lai nav pārsteigumu gada beigās, ka dokumenti ir jāpārgrāmato. Tālūk. Jā, tad laikam tas arī viss. Es ceru, ka mēs varam turpināt. Ja kādi jautājumi, Mēs varam turpināt. Paldies, tev, Dita. Jā, man bija tā naivā cerība, ka varbūt mēs šoreiz iekļausimies stundā. Tas bija smieklīgi, nu jau tas man šķiet smieklīgi. Es tad mēģināšu raiti vēl to no savas puses par bankas kartēm pastāstīt. Es mēģināšu, bet pastāstīšu. Tātad, kā es iepriekš minēju, Cost Pocketā ir iespēja pievienot lietotājus. Tātad personas, kas konkrētajā konkrētā uzņēmuma datubāzē var pieslēgties, iesniegt dokumentus un apskatīt dokumentus. Tāpat ir iespēja tagad arī pievienot maksājumu metodes. Un šīs maksājuma metodes konkrēti bankas kartes un bankas konti. Tas notiek grāmatvedības iestatījumos, tātad iestatījuma sadaļā grāmatvedības iestatījumi. Te ir sadaļa maksājuma metodes. Un te ir iespēja tātad aktivizēt personalizētas maksājuma metodes, un tad jau pievienot to pašu skaidru naudu, kas tiek prasīta, teiksim, ko var norādīt, iesniedzot dokumentu. Varbūt, lai atsvaidzinātu atmiņu pavisam ātri, runa ir par šis maksājuma metode ir jānorāda, tad, kad, teiksim, čeks tiek nofotografēts vai dokuments tiek iesniegts, ja persona atzīmē, ka maksāts tika ar uzņēmumu līdzekļiem, tad pēc noklusējuma tika papildus jautāts, vai tā bija skaidra nauda, uzņēmuma karte vai pārskaitījums. Tātad tas bija pēc noklusējuma. Taču mēs varam ieslēgt šīs personalizētās un tad jau vienot klāt tā kā detalizētāk reālas kartes un bankas kontus. Šajā gadījumā es tātad šo demonstrēju uz reāla Cost Pocket konta. Tādēļ
eksportēšanu uz Moneo es nevarēšu parādīt, bet bet būtībā uz Moneo tie debitkaršu pārskati aiziet tāpat kā avans norēķini. Tātad ir pievienota konkrēta karte, jānorāda pēdējie 4 cipari. Teiksim, ja es pievienoju karti, es norādu pēdējos 4 kartes ciparus, un es norādu, kurai personai šī konkrētā karte ir piesaistīta, kura persona šo karti lieto. Plus es varu piešķirt kartei nosaukumu, lai vieglāk to atšķirt. Un tagad pie maksājuma metodēm, ja baiba sniegs iekšā dokumentu, tad viņai kā viena no maksājuma metodēm parādīsies šī karte. Es gan to izdzēsīšu, jo tā nav reāla karte. Kad maksājuma metodas ir pievienotas, es patinu iestatījumus uz leju, un te ir ar beta simboliem, tas apliecina, ka risinājums vēl ir jauns, varbūt kaut kādi pārsteigumi. Ir tātad maksājuma kartes izraksta saskaņošanas funkcionalitāte. Kad tas ir ieslēgts, tad te parādās jauna sadaļa kartes darījumi, un tur parādīsies tātad pēc savienojuma bankas izveidi parādīsies notiekošie veiktie maksājumi ar karti. Un pie citiem pakalpojumiem, tad iestatījumos citi pakalpojumi, te ir savienojums ar banku. Atnākot uz šo sadaļu, būtībā te ir jāizvēlās persona, kurai ir piekļuve uzņēmuma bankas kontam. Runa ir par to bankas kontu, kurai ir piesaistīta karte, vai, ja tās ir vairākas, tad kartes. Un jāizvēlās kāda no bankām un jāizveido savienojums. Te gan es vēlos piebilst, ka šo risinājumu testē, es varbūt teikt, 20 klienti, 30 klienti Latvijā, un ne visi vēl ir izmēģinājuši visas bankas, tādēļ mēs zinām, ka ar Svetbanku viss strādā, teiksim, labi, vai tikpat labi tas strādā ar Citadeli, to mēs vēl nezinām. Bet tātad tālāk par to risinājumu principu. Doma ir tāda, ka tātad šajā kartes darījumi sarakstā te 4 reizes dienā no bankas tiek sinhronizēti, tā kā paņemti ar karti veiktie maksājumi. Vai, ja būtu vairākas kartes, tad te parādītos konkrētās kartes pēdējie 4 cipari, un attiecīgi maksājumi dati. Šajā sarakstā, teiksim, var redzēt, ka es esmu kaut ko iegādājies no Lursofta, esmu braucis ar Boltu, un tā būtībā visi tie darījumi arī šajā sarakstā parādās. Un te izceļās šī kolona status, te nav pielīdzināti un pielīdzināti. Tur, kur ir pielīdzināti zaļš, tas nozīmē, ka es esmu apzinīgi jau iesniedzis pretī atbilstošo izdevumu dokumentu, tātad čeku vai rēķinu. Tātad šis maksājums tā kā jau ir attaisnots. Kur nav pielīdzināti, tur tātad esmu bijis slinks, neesmu to dokumentu vēl iesniedzis un zinu, ka drīzumā man Dita zvanīs un pasveicinās un atgādinās laipni par to, kad vajadzētu tā kā jau iesniegt attaisnojošo dokumentu. Tāpat arī man ir uzstādīts iesniegšanas biežums. Tas varētu būt arī, teiksim, atskaišu biežums, tā to varētu nosaukt. Te var mainīt uz nedēļā un gadā. Parasti visi izmanto mēnesī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka automātiski sistēma arī veido katrai kartei debetkaršu pārskatu. Šobrīd es runāju par debetkartēm, nākotnē plāns arī par kredītkartēm, bet tur vēl mums ir iestrādes, notiek iestrādes. Tātad veido debetkaršu pārskatu. Te var redzēt, ka tas ir par oktobri, un var arī redzēt priekšskatā, ka te ir iekšā 7 dokumenti šajā pārskatā un ir 12 darījumi. Ja es atveru šo pārskatu, tad es kreisajā pusē varu redzēt visus par oktobri ieimportētos maksājumus, darījumus. Tātad. Un, ja es patinu to sarakstu uz leju, es redzu, ka dažiem no tiem darījumiem jau ir zaļš ķeksīts, un pretī ir kaut kāds ieraksts. Tas nozīmē, ka šiem konkrētajiem darījumiem pretī jau esmu iesniedzis tātad attaisnojošo dokumentu. Es varu par to pārliecināties, atverot to. Bet, ja es patinu uz augšu, es redzu, ka šie 5 darījumi izceļās, un pretī nav dokuments, bet gan ievelciet atbilstošu dokumentu šeit. Es varu vai nu ievilkt, teiksim, ja tas ir Lursofta rēķins, es varu to rēķinu ievilkt vai nu šajā kvadrātiņā no datora, vai varu, teiksim, pievienot
šādā veidā no datora. Šo mēs jau redzējām iepriekš. Var pievienot dokumentu. Tāpat arī dokuments var pievienot fotografējot aplikācijā, jo arī aplikācijā šie debitkaršu pārskati ir pieejami tajā pašā pārskatu sadaļā. Es redzu, ka te arī ir debitkartes pārskats. Es to varu atvērt un gluži kā datoru mākoņu versijā, kreisajā malā es redzu, tātad te ir darba virsmas divas, te ir nepielīdzinātie, tātad vēl neattaisnotie maksājumi. Es varu nospiest uz konkrētu maksājumu, izvēlēties vai nu no tiem dokumentiem, kas jau man ir digitalizēti šajā uzņēmumā, bet vēl nav kādā pievienot pārskatā, vai es varu spiest pievienot dokumentu un iet to pašu ceļu, tātad vai nu fotografēt, vai no galerijas pievienot. Tātad arī tādā veidā varu. Kamēr es runāju, tātad rēķinus, kurus pievienoju Lursot, ir te parādījies, nolasījies. Es automātiski, tā kā es to dokumentu pievienoju šajā konkrētajā debitkartes pārskatā, tad pie maksāts ar automātiski parādās maksājuma metode, mana konkrētā debitkarte, var atzīmēt izdevumu veidu un nospiest iesniegt. Ja visi pareizi nostrādājas, tad, ja dokuments ir pievienojies, un es varu viņu manuāli sinhronizēt, varu arī atļaut to izdarīt sistēmai. Un tādā veidā man arī vajadzētu vēl šos 4 izdevumu dokumentus pievienot. Tieši šos man vēl ir jāatrod e-pastā. Tā doma šim risinājumam ir tāda, ir atvieglot to komunikāciju starp grāmatvedi un uzņēmumu vadību un darbiniekiem, samazināt to gadījumu skaitu, kad darbinieks vai vadītājs saka, nē, es tādu pirkumu darījumu neesmu veicis. Tad šeit tie darījumi tiek ielasīti no bankas, te nav īsti vieta, nepaliek tai, neesmu to darījis, neesmu tur bijis, te ir skaidri redzams. Un, protams, atvieglot to iztrūkstošo dokumentu noteikšanu, tātad paaugstināt to pārliecību, ka visi mēneša izdevumi ir apkopoti. Dita pacēla roku. Jā, Dita, droši? Jā, varbūt tagad no tāds grāmatvedības viedokļa. Šie bankas darījumi netiks ielādēti Moneo. Šis ir patiešām komunikācijas rīks starp jums un klientu ārpus grāmatvedības sistēmas. Grāmatvedības sistēmā bankas darījums ies kā parasti caur bankas importu, un čeki jums ienāks kā parasti caur dokumenta iesūtni. Šis ir tas, ko mēs kā grāmatveži kādreiz vilkām uz Excel, likām sarkanu, zaļš, ir saņemts čeks, nav saņemts čeks, lai atšifrētu kašu dalījumu atlikumu un kuri čeki trūkst. Tagad šo te rekoncilāciju pielīdzināšanu mums piedāvā šis risinājums CostPocket. Un tas ir ļoti ērts, jo jūs varat konkrēti pateikt darbiniekam vai klientam, aizēju uz pārskatiem un pasties, tur ir pārskats, kurš tev ir jāizpilda. Un šis ir ļoti ērts, moderns rīks, kā var šos dokumentus šeit pievienot, ievilkt pie konkrētā ieraksta. Un ļoti viegli pārskatām, kā arī minēja Kaspars, 12 darījumi, tikai 9 dokumenti, tātad kaut kas trūkst. Un otra lieta. Tad, kad jūs izveidojat šo savienojumu ar banku, viņš ievilks tikai bankas darījumus, kas ir veikti ar karti. Tur netiks ievilkt nekādi citi darījumi. Par to nevajag satraukties. Datu drošība, algas, vispārējais, neviens to neredzēs. Jā, paldies, tā laba piebilde. Tad, kad jūs veidosiet savienojumu ar banku, tad jums būs jādod piekrišana, un tā piekrišana būs caur bankas vidi, tā kā jums būs jāpieslēdzās internetbankai, tur būs apraksts par to, kādi dati tad, ko tad CostPocket saņems, ja jūs dosiet piekrišanu, un jā, tur pamatā ir darījumi maksājumi, nekas cits. Un jebkurā brīdī to piekrišanu var arī atsaukt. Jā. Tas no manas puses viss par šo risinājumu. Tad mums palikusi tēma, kur mēs solījām, un tas ir par Eiropas naudu finansējumu procesu digitalizēšanai. No savas pieredzes vienkārši īsi pirms es dodu vārdu Ditai, pastāstīšu, ka 3 klienti, kas jau ir dabūjuši šo finansējumu, pirmkārt, tās nav tikai runas, ka tas ir ilgs process, tas patiešām visiem 3 klientiem ir aizņēmis 5-6 mēnešus no brīža, kad
viņi uzsāka to ceļu līdz reāli finansējuma saņemšanai. Apstiprinājums bija kaut kur, nezinu, 4. mēnesī, pieņemsim, par to, ka finansējums būs, bet reāli nauda saņemta vēl mazliet vēlāk. Un visi 3 klienti ir sākuši savu ceļu Eiropas Digitālās inovācijas centra vietnē. Te arī ir daudz ekspertu un zinošākie, un, ja jūs palasīsiet pieejamo risinājumu katalogu, tur arī ir diezgan plaši. Tātad tas, par ko es runāju, ir finansējums līdz 10 000, tātad 1 eiro zem 10 000. Un te ir ļoti labi tā kā tas uzzīmēts, ilustrēts ceļš, kā tad tikt pie tā finansējuma. Un sākumā tas sākās arī caur šo institūciju ar pieteikumu un digitālā brieduma testu. Tātad tas digitālā brieduma tests parāda uzņēmuma, kur jūs esat tagad. Un tālāk jau ar viņu palīdzību var piemeklēt gan tās iespējas, kuras sfēras, kuras biznesa daļas var uzlabot, elektronizēt. Un tālāk jau arī tur ir lielas mājas darbs pašiem. Projekta rakstīšanā ir jāatrod potenciālie sadarbības partneri, tātad risinājumi, kuri varētu to digitalizāciju sniegt. Ar vienu arī nebūs pietiekami. Ir nepieciešams pierādīt, ka vismaz ir bijusi tā tirgus izpēte un varbūt cenu apkopojums, tātad tenders uzrīkots, jo to visu nepieciešams pierādīt, ka risinājums, kur jūs izvēlaties, patiešām ir labākais tehniski, un, ja cena arī būs draudzīgākā, tad tas tikai būs kā plus. Jā. Un tad tas, kā parasti to klienti ir darījuši mūsu gadījumā, sazinājušies, mēs esam tieši tāpat kā šodien, demonstrāciju novadījuši Zoom, tiekoties individuālā Zoom tikšanās, izrunāti jautājumi, un tālāk jau atsūta formu, tā kā klients atsūta, tātad mums vajag 20 datubāzi vai vienam vai 20 uzņēmumiem, ja tā ir grāmatvedība birojas, tātad 20 uzņēmumu datubāzi, būs tik un tik lietotāji katrā uzņēmumā, tik un tik vidēji dokumenti mēnesī katrā uzņēmumā tiks digitalizēti, un tad jau mēs pretī sūtam to piedāvājumu, un ar to piedāvājumu, to komercpiedāvājumu tālāk jau viņi iekļauj projektā, kuru viņi raksta, un tālāk iesniedz, ja nemaldos, tas ir LIA, kur viņi sniedz iekšā. Tālāk jau tad tur notiek izskatīšana. Un, jā, šajā ilustrācijā te var redzēt, kāds ir tas posms aptuveni arī dienu skaitu ziņā. Tātad te paiet 30 dienas, sagatavē noteikti paies nedēļa, kā minimums es pieļauju, 90 dienas pazūd te, 30 dienas atzinums ir jāgaida, vēl kaut kur paliek pa starpai laiks. Ļoti ātri tie mēneši savācās. Bet jā, finansējumi ir iegūti, un tiešām to Cospoketu vairāk klienti tātad lieto uz, Eiropas naudas finansēti. Tā. Jā, varbūt Rīta Man ir jautājumi. Pastāstīt. Jā, kas par tad tas sanāk, ka digitalizācijas naudiņas iet uz abonēšanas izmaksām? Atvainojos. It kā jā, uz abonēšanas, bet šie finansējumi nav pieejami tā kā abonēšanas modeļiem. Cospoket, tas standarta izcenojums ir tātad pēc fakta, sākot ar 5 eiro mēnesī, atkarībā no tā, cik ir lietotāji vai cik dokumenti mēnesī ir digitalizēti. No tā mēs, atkarībā balstoties no faktu, katru mēnesi mēs izrakstam rēķinus par pagājušo mēnesi. Tas nederēs šī finansējuma iegūšanai, tieši tādēļ klienti mums iepriekš atsūta, vajag tik datubāzes, tik lietotāji, tik dokumenti, un mēs aprēķinam vienu fiksētu summu, tātad uz 3 gadiem, tas izmaksās tik un tik, un klients arī mums maksā to vienu fiksēto summu, tā kā pa 3 gadiem uzreiz uz priekšu. Tā kā jā, viņi abonē, bet ar vienu maksājumu. Es ceru, ka Rita. Jā, paldies, skaidrs. Jā. Rita, tad es laikam tev pārtraucu vai nepārtraucu. Nē, es, kā jau minēju, semināru sākumā es biju arī uz apmācībām, kā tas viss notiek.
No prakses ir jāizpild šis pirmais digitālais brieduma tests, ko jūs varat izdarīt arī šodien, tagad un tūlīt. Pirmajā šajā brieduma testā nevajag sevi izpušķot. Tur tas mērķis saņemt pēc iespējas mazāk procentus. Jo tas, vai projekts ir izdevies, viņi mērīs pēc otrā brieduma testa. Un, ja jums būs lielāka šī procenta atšķirība, jo projekts vairāk skaitīsies izdevies. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, tad, kad jūs jau esat izlēmuši, ka jūs šo projektu realizēsiet, un jūs esat norādījuši saucamos KPI, jeb mērķus, ko jūs vēlaties sasniegt, tur nekad nedrīkst būt nauda vai apgrozījums. Viss skaistākais mērķis, kas visiem patīk, ir darba slodzes samazinājums, laika ietaupījums. Mērķis, kur vienmēr saņem naudu, ir kiberdrošība, datu aizsardzība. To jūs varat, ja jūs esat uzņēmums, kurš par to uztraucās. Jūs noteikti to varat izmantot. Visvieglāk uzrakstīt projektu un saņemt naudu, un man Neo arī var apstiprināt, ir kases sistēmas un noktavu sakārtošana. Tur arī daudz izmanto. Trešā populārākā lieta ir internet veikals, jeb platforma, mājaslapa, bet tur ir viens noteikums, jūs nedrīkstat uzlabot esošo. Jums esošais ir jānoslēdz nost un jāatver jauns. Tas ir tas, jo šīs ir jaunu digitālu risinājumu tā kā finansējums. Tas nav uzlabot esošo. Arī, pieņemsim, noliktavā, ja jums ir bijis noktavas uzskaite, jūs nevarat uzlabot. Jums ir jāievieš jauna sistēma. Kā to tehniski izdarīt, varbūt tur tad to ieviesēji arī jums izstāstīs. Vēl viena nianse. 3+3 mēneši, tas ir tāds minimālais, ar ko jārēķinās kopā, tātad 6 mēneši, bet viss atkarīgs, cik ļoti daudz jums speciālu atjauninājumu vai izgudrojumu tiks šajā procesā radīti. Un ļoti laba piebilde ir, kad var abonēšanas maksas atmaksāt, arī Zoom abonēšanas maksas, Microsoft abonēšanas maksas, to visu arī var caur licenču maksas var caur šo projektu realizēt. Piedod, Jā. Dita, ar Microsoftu, vismaz ar Office, tur, ja nemaldos, Ir viss nav tik jāpierāda. vienkārši. Ir jāpierāda? Jāpierāda, jā, ka tu ņem nevis tikai tur Word un Excel, bet tu ņem kopīgu platformu darba spēka darbinieku Aha, remote darba nodrošināšanai. sapratu. Šie Labi. cilvēki, kas palīdz šo projektu rakstīt un tur tenī sadaļā, ko rādīt, var to schēmu uzlikt varbūt apakaļ, tur ir tā ceļa karte. Un tā ceļa karte ir tur, kur LIA konsultanti un arī šī digitālā centra konsultanti, kas vienlaicīgi, vismaz kas mūs konsultē, bija arī LIA darbinieks vai Altum tagad. Tur viņi arī to izskaidro, to atšķirību, kā tas projekts ir tā kā jāuzraksta. Lūk, tad vēl viena nianse par šiem ir, patiešām, ja jums ir grāmatvedība, jūs gribat uzlabot programmu, paņemt man Neo, ļoti foršu programmu, grāmatvedības uzskaiti, modernizēt, tas jums ietaupīs tik un tik laiku. Šādi te risinājumi tur iet ļoti raiti. Tur sagatavota kaut kāda jau esošas programmas ieviešana savā uzņēmumā, pierādot, ka tas jums radīs kādu efektīvu pievienoto vērtību, ir viņi ļoti vēlas, lai jūs ņemat un izmantojat šo naudu. Lūk, un vēl viena lieta ir, ko es ieteiktu varbūt ārpakalpojumu uzņēmumiem, tādiem kā grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem. Viņi piedāvā arī tā saucamās CMR programmas, jeb Customer Relationship Management, kur jūs uzglabājiet visus dokumentus ar klientu, sarakstes, e-pastus. Viņi piedāvā šos arī caur šejienu iegādāties. Tas arī ir ļoti labs risinājums, lai izpildītu NIL prasības, ka jums viss glabājas vienā vietā. Līgumi noslēgtie, dokumentu pārbaudas, izpētes, tā kā to jūs arī varat izmantot, to es iesaku tā kā kolēģiem. Jā, tas laikam arī no manas puses viss. Tur arī labs katalogs ir ar šiem te ražotājiem, kas piedāvā šos produktus. Jā, to es gribēju parādīt. Būtībā atnākot uz to katalogu, tad tev var redzēt, ka ir vairāki biznesa procesi, kurus var digitalizēt. Te vienkārši jānāk un jāpēta, jo var redzēt, ka katrā no tām sadaļām ir te 100, no te ir zem 50, bet kopā ir daudz to risinājumu.
nesen arī Kospa, kas tika iekļauts. Tā kā jā, tas ceļš jāsāk no šīs vides visdrīzāk, un valsts atmaksās tos, jo šis Eiropas digitālās inovāciju centra pakalpojumi, viņi ir maksas, bet arī tos sedz kā daļa no šī finansējuma, sedz kā Eiropas nauda. Tāpēc, jā, jāizmanto šī iespēja noteikti. Zinu, ka latvieši ir mazliet kūtri uz šo finansējumu izmantošanu. Kādreiz es devos uz vīzu uz Austrāliju, tad arī es uzzināju, ka igauņi un lietuvieši ļoti aktīvi izmanto savas kvotas, latvieši neizmanto, tad tā kā latvieši neizmanto, tad tās izdalīja igauņiem un latviešiem. Es domāju, ka varbūt šīs naudiņas mēs varētu paņemt. Jā, piebildu no manas puses, PVN nemaksātāji, PVN netiek atmaksāts. Un otra piebilde, šo var arī saņemt biedrības, ja viņiem biedru sarakstā ir vismaz 5 juridiskas personas. Bet atcerieties, ka PVN būs jāsēdz jums pašiem. Ļoti labi piebildi. Paldies. Labi, Zane, tad izējam cauri jautājumiem, jo tomēr pusotra stunda drīz būs. Jā, ir vairāk jautājumu, tad sāksim. Kas par tevi no Mārtiņa jautājums? Vai komandējuma atskaites apstiprināšana, noraidīšana ir obligāts solis? Nē, tas nav obligāts solis. Tas bija vienkārši kā papildus odziņa demonstrācijai. Tā izdevuma apstiprināšana kā tāda ir vienkārši papildus funkcionalitāte. Vēl jautājums no Evijas. Vai realizācijas rēķina formāts ir tikai PDF? Šis tika uzdots, kad tu vienoji realizācijas rēķinu Kosmopaketā. Es saprotu. Formāts ir tāds, realizācijas rēķiniem ir tāds pats kā, teiksim, tas var būt arī piegādātāju rēķiniem, tas var būt arī PNG, JPG, tātad bildes, arī Wordu digitalizē ar Word dokumentiem. Dažreiz tur var gadīties kaut kādi pārsteigumi dēļ formatējuma, bet tā kā ne tikai PDF. Jautājums Ritei. Jekaterina saka, ka Moneo izveido kartiņu, un tas ir super ērti. Vienīgais banku nepievieno, tikai konta numuru, bet varbūt kaut ko nemāku. Jā, es jau arī Jekaterinas jautājumu izlasīju, sapratu, par ko ir runa, un es jau piefiksēju, ka droši vien to lietu mēs varam sakārtot, automatizēt, jāsaprot, vai attiecīgi visiem IBAN numuriem iekšā ir iešūta šī banka. Un es domāju, ka to tuvākā nākotnē varēs sakārtot. Es sapratu, par ko ir lieta. Labi. Tad vēl jautājums tev no Līgas. Ja tas ir ārzemju klients un tomēr neatrod tādu klientu, kas notiek tad? Kas tad notiek? Es droši vien ātri parādīšu, kas notiek, lai būtu skaidrs. Var redzēt, ja man ekrānu? Jā. Attiecīgi notiek tas, ka dokumentu iesūtnē izdarīsim tādu triku. Droši vien izdarīsim tādu triku. Ienāks dati, un viņi izskatīsies šādi. Tātad piegādātāja kods nebūs, jo mēs viņu neatradām, un viņš, ja nav latvietis, tad viņam arī nav... Mēs nevarējām atrast pat reģistrācijas numura. Kopumā atnāks šeit būs nosaukums, kaut kāds, vai paņemsim tur Somi. Un viņam visdrīzāk būs kaut kāds reģistrācijas numurs, kas mums nav īpaši saprotams. Lūk, atnāks šādi dati ierakstā, pamēģināsim saglabāt. Un būs šis ieraksts būs statusā kļūda, mēs to arī redzam sarakstā. Šeit mēs, protams, varam filtrēt arī, kā Dita rādīja, kad, lai atrastu, vai visi dokumenti ir apstrādāti, mēs varam šeit arī filtrēt pēc šiem statusiem. Ja mēs gribam visus, lai viņi ir sagatavoti un nekas nepaliek neapstrādāts, attiecīgi mēs varam arī ar kļūdām strādāt. Mēs redzam, kuri dokumenti ir ar kļūdu statusu. Lūk, to mēs redzam, un kas mums atliek? Mums atliek taisīt šo kartiņu. Par cik mums nav datubāzes, kur šos datus paņemt, mums tas ir jādara manuāli. Es daru tā, piegādātāja lauciņā, es spiežu Ctrl Enter.
es izsaucu piegādātāju reģistru un es taisīšu jaunu ierakstu. Un tālāk ir vienkārši jaunas kartiņas reģistrācija. Man ir vajadzīgs nosaukums, man ir vajadzīgs reģistrācijas numurs. Tātad tas būs tā, un droši vien viņš tur būs Eiropas. Ja man ir uz rēķina redzams pielikumā arī viņa bankas konts, tad to es arī varu pievienot. Es saglabāju kartiņu, tas ir šeit ievietots. Es ielieku statusā sagatavots un saglabāju, un šobrīd kļūdas nav. Ceru, ka uz šo jautājumu es atbildēju. Paldies. Varbūt nedaudz līdzīgs jautājums nākošais no Irīnas. Ja nav piemeklēšana veikta, kā var izveidot jaunu kartiņu debitoram, kreditoram? Manuāli vai ir sagatave? Es domāju, ka šis ir tas pats jautājums. Nu, sagatava ir vienkārši kartiņa, kur mēs attiecīgi aizpildam tik daudz, cik mēs gribam, vai obligātie lauki. Tātad es parādīju ir nosaukums un reģistrācijas numurs un tātad zona. Mēs varam uzreiz ķeksēt, ka tas ir arī klients, jo tad viņš būs abos reģistros pieejams. Ja tas nav vajadzīgs, tad to nedaram. Bet jā, šādi notiek šī sadarbības partnera reģistrācija. Ja mums tas ir jauns partners, ar ko mēs daudz strādāsim, mēs, protams, varam iet piegādātājā. Ja tas ir ārzemnieks, pielikt viņam kādu PVN kodu īpašu, ja tas nav parasts Eiropas sadarbības partners, bet kaut kāds īpašs PVN kods viņam jālieto, varam likt izmaksu kontu, ja mēs tādu gribam. Nu, tas jau viss ir kā parasti Moneo darbā ar piegādātājiem. Jā, un es varu papildināt ātri. Mēs ikdienā kā špikeri izmantojam to, ka mēs blakus noliekam kostpoketu, jau digitalizēto rēķinu, vienkārši pārkopējam laukus, lai nav rēķinā vēlreiz jāmeklē, un izmantojam vienkārši kopēšanas funkcijas. Jā, bet, kā es teicu, tātad nosaukums un reģistrācijas numurs ir tas, kas atnāk. Es būšu bišķiņ. Jā. To mēs arī varam tajā kartiņā pārkopēt. Labi, paldies. Jautājums no Līgas, varbūt gan Ritai, gan Kasparam. Ja PVN likmes izkoriģē visiem ierakstiem Kospoket, vai Moneo importējot dokumentus ir paredzēts, ka vēlreiz ir jāpārskata PVN likmes? Tas būs man vairāk jautājums. Un ar PVN likmēm ir sekojoši. Tas, ko mēs saņemam no Kospoket, ir lauciņš, PVN likme. Un tas ir arī tas, ko Kospokets atpazīst. Viņš atpazīst tātad šo procentu, kas ir uz dokumenta. Tas, kas grāmatvedim paliek, ir piemeklēt pareizo PVN kodu. Ja tas ir reprezentācijas, atkal mums ir jādala. Kaut kas ir ar 0, kaut kas ir ar 21. Ja tas ir revers, tad Kospokets nekad viņš vienkārši dos likmi 0. Un mums ir jāliek šis kods kā revers. Tātad jā, ar šiem PVN kodiem grāmatvedim ir jāstrādā. Protams, ja viņš vēlās nodot PVN deklarāciju. Tātad mums grāmatvedim paliek šis darbiņš ar PVN kodiem, jo PVN kodu Kostpoket sistēmā nav, tur ir tikai likmes. Tas, ko mēs pielikām, ir šī koloniņa PVN likma. Viņa arī, tātad tiem jauniem dokumentiem, viņa ir pelēka, tātad tas nav maināms, tas ir tas, kas ir atnācis, un mums tad vieglāk redzēt, piemēram, šeit ir 12, bet mēs redzam, ka te ir 21, man ir jāmaina šī PVN likme uz atbilstošo 12% likmi, jo ir divas rindas. Jā, šeit es varbūt varu piebilst no tās iepriekšējā loga, kur rādīja par piegādātāju izveidi. Tur patiešām jūs varat nolikt, ja jums ir klients, ko jūs nodarbojaties tikai ar metālu pārdošanu vai koku materiāliem, tad jūs varat ielikt šo te saucamo defaulta likmi, un tad viņš viņu ielasīs tajā brīdī, kad viņš ielas arī partneri. Jā, tad pēc noklusējuma, tie, kas strādā ar Moneo, viņi zina, ka šīs PVN likmes pēc noklusējuma var iestatīt, vai es esmu PVN vispār maksātājs, vai neesmu, vai mēs uzskatām, ka tā kā parastā gadījumā tas ir PVN 21, un tad ir atsevišķi gadījumi, kad ir kaut kas cits. Tātad arī dokumentu iesūtnē šie noklusējumi PVN kodi nāks iekšā. Attiecīgi Latvijas sadarbības partneriem būs šie vietējie PVN kodi. Ja tas ir Eiropas sadarbības partneris, tad būs pareizi, būs noklusējumi Eiropas
kods, un ja tie ir trešās valsts, tad būs noklusējuma trešo valstu kods. Ja? Bet visas šīs nianses, reversi un kaut kādas samazinātās likmes, tās ir jāpārbauda. Un tam palīdz tad šī koloniņa, kas nāk no Cost Pocket, kur ir tieši tā likme norādīta. Paldies. Nākošais jautājums no Vitas. Kasparam varbūt Kaspars var ātri nodemonstrēt Cost Pocket pusē par Tas to. būs Zane Ritai arī. Tas ir par Labi. dokumentu iesūtni Jā, Moneo. tas būs Vitai, jā, es atvainojos. Kā ir iespējams dzēst lieko īsūtīto dokumentu no Cost Pocket dokumentu iesūtnē, ja ir digitalizēti 2 vienādi dokumenti? Tātad pirmais droši vien par šo ir pašā Cost Pocketā, cik es zinu. Tad iesūtot šeit tiešām 2 vienādus dokumentus, Cost Pockets jau brīdina par to, kad ir duplikāts, un atverot to ierakstu, tur var redzēt sarkans duplikāts, var redzēt, ar kuru dokumentu Cost Pockets domā, ka tas ir tas pats, un tad var uzreiz no šejienes dzēst ārā. Bet atkal, kā es teicu, nevienmēr šie dokumentu iesūtītāji, jeb šie darbinieki ir tik vērīgi. Kādreiz viņi 2 reizes var kaut ko iesūtīt. Un vēl es gribēju teikt, jā, arī par to pašu apstiprināšanu. Tātad var diezgan daudz darba izdarīt Cost Pocket pusē, un tad vilkt datus uz Moneo. Var ar Cost Pocket strādāt pavisam primitīvi un tikai sūtīt dokumentus uz turieni, lai digitalizētu. Un ir pat tāds iestatījums, kas ļauj izmantot ekspresu režīmu. Tas nozīmē, ka nekādi papildus jautājumi netiks jautāti. Tu vari tikai fotografēt un spiest, apmēram, enter, un tas dokuments nonāks pēc importa, nonāks arī Moneo, un tad visu darbu darīt Moneo. Man patīk šis ekspresa režīms, es negribu neko domāt, es pieradusi strādāt Moneo, es tad šeit šīs lietas daru. Tātad duplikāts tiks jau marķēts Cost Pocket pusē, un tad to mēs, man šķiet, vairs neimportējam uz Moneo, bet vienmēr paliek otrs kontrols mehānisms. Tajā brīdī visi šie dati, visi dati, kas nebūs marķēti ar duplikātu, ienāks iesūtnē. No iesūtnes mēs vienmēr kaut ko varam, ja tas ir statusā sagatavots vai kļūda, mēs varam uzreiz dzēst, ja mēs tā vēlamies. Bet otrs variants, es redzu, varbūt kurš šeit ir 2 vienādi ieraksti, ja? Veidojot piegādātāja rēķinu, sistēma vienmēr pārbauda dokumentu pēc numura un datuma. Tātad, ja mums būs vienādi datumi un piegādātāja rēķina numuri, piegādātāja rēķinu izveidot nevarēs, vai arī būs paziņojums, kad lūk, ir vienāds numurs, vai tiešām jūs vēlaties šādu ierakstu veidot, un tādā veidā lietotājs jau var šos datus vēlreiz pārbaudīt. Tātad 2 vienādus. Man šķiet, ka sistēmai var arī aizliegt tādus veidot, vai arī atstāt to kā paziņojumu un pieņemt lēmumu pēc tam, vai veidot 2 vienādus vai nē. Rita, bet kā izdzēst? Jo jautājums bija, kā izdzēst viņu. Kā izdzēst? Manuprāt, ka šeit ļoti Nē, bet vienkārši. ja viņš jau ir ieimportēts. Dzēst, jā. Tikam vaļā šeit. Tātad, ja es esmu izveidojis ierakstu, tad es varu vaļā. Es viņu ielieku statusā sagatavots, jo es zinu, ka šeit jau ir izveidots piegādātāja rēķins. Dažreiz klienti izdzēš jau no piegādātāja rēķina ierakstu, tā arī var darīt, bet no šejienes būs 2 zaķi ar 1 šāvienu. Tātad tagad jau ir izdzēsies šis piegādātāja rēķins, es eju ieraksts, dzēst un izdzēšu šo iesūtnes ierakstu. Tas ir tad, ja ir izveidots ieraksts, ja nav izveidots, to var vienkārši kaut vai iezīmēt visus un dzēst visus ierakstus, jo viņiem nav nekāda ieraksta cita piesaistīta. Jā, kamēr Rita dzēš, es varētu piebilst, ka Cost Pocketā ir apakšā zila poga nosūtīt grāmatadim. Tagad, laikam, viņi saucās sūtīt vēlreiz. Un klienti ļoti bieži veic kaut kādas izmaiņas, pieņemsim komentārā vai izmaksu veidā, un netīšā nospiež vēlreiz to pogu ar domu, ka viņš to dokumentu vēlreiz saglabājas. Bet tā poga nav jālieto. Tas ir tas brīdis, kad iespējams viens dokuments 2 reizes aiziet uz Moneo. Tas ir tas brīdis, ar šo pogu mēs kādu laiku atpakaļ, vai pat gadu atpakaļ testējām, ka tā problēma ir, kad daudzi klienti nospiež pogu sūtīt vēlreiz.
varbūt Rita var papildināt, bet tā situācija toreiz mēs atklājām, ka jā, Kospocketā izmanto pogu, un tā nav saglabāšanas poga. Tas ir varbūt jāizstāsta lietotājiem. Tas ir šis te vai ne, par ko tu runā? Apakšā, jā, tur, kur ir iesniegt vēlreiz. Nē, apakšā. Nu, pamēģinam. Poga. Un tur ir nianse. Viņi iepriekš bija nosūtīti grāmatvedībai, ja es nemaldos saucās. Un daudzi uzskata, ka tā ir saglabāšanas poga. Tā varbūt ir tā nianse, ja es pareizi saprotu to problēmu. Mēs viņu bijām izdzēsuši, tādēļ viņš ienāca vēlreiz. Pamēģinam iesniegt vēlreiz. Dokuments iesniegts, gaida apstiprinājumu un apstiprināts. Paskatāmies šeit, viņš ir apstiprināts. Pamēģinam vēlreiz ievilkt, saņem dokumentu. Parādījās tikt vēlreiz tas Tā apaks tad. nosūtīt grāmatvedībai. Jā, tātad brīdinājums, un es domāju, ka viņš nevelk vēlreiz, dokuments izlaists, jo tas jau eksistē ar 97. numuru, un tas ir šis. Kopumā nē, viņš netiks vilkts vēlreiz, jo mums katram tiek saglabāta saite starp katru iesūtnes ierakstu un Kospocket ierakstu šeit. Ir unikāls ierakstīns, kas tiek saglabāts, un otro reizi viņš netiks vilkts. Un ja mēs gribam otro reizi ievilkt, tas nozīmē, ka mums viņš ir jāizdzēš no iesūtnes, un tikai tad otro reizi viņš tiks vilkts. Tā kā tik viegli pie dublikātiem netiks. Kādreiz kāds kaut ko grib dzēst, tad šos datus var dzēst ārā, un tāda ļoti liela nianse var saņemt dokumentus jau tie, kas vienu reizi ir saņemti. Ja, bet atkal, ja viņi jau eksistē, viņi nebūs dublikāti, bet ja es izdzēsu un gribu kaut kādiem citiem parametriem vēlreiz viņus ievilkt, tad var ievilkt vēlreiz. Tāda īpaša nianse. Manuprāt, diezgan grūti ir tikt pie dublikātiem. Jā. Labi, Jā, vai ir mums kādi vēl jautājumi? Jā, vēl bija jautājums no Aigara par webināru ierakstu. Jā, būs webināra ieraksts, to nosūtīsim pēc webināra e-pastā linku. Rita, tev jautājums vēl viens. Ja izveidotajā avans norēķinā ir piemēram 50 dokumenti, kā Moneo avans norēķinā ātri var atrast pievienoto attiecīgo dokumenta attēlu, piemēram, 33. čeku? Jā. Ātri vai neātri, noteikti ātrāk nekā meklējot cauri. Varbūt ātrāk ir Kospocketā. Nav nekādu cita ātrāka veida, kā pamēģināsim atvērt avansa norēķinu. Mans jau minējums būtu Kospocketā paskatīties dokumentu numuru un pēc tā dokumentu numuru meklēt Moneo. Es domāju, tur vairāk. Jautājums, no kurienes, protams, sāk, ja es skatos, kur bija mūsu avansa norēķins. Pareizi, avansa norēķins mēs atvērsim. Kur attēli tiek pievienoti. Viņiem faila nosaukums, tur nevar saprast, kurš ir kurš čeks. Jā, tātad tas, kas viens ir skaidrs, ka tā kā šeit šie piegādātāji kārtojās, tā kārtojās arī šie failiņi. Protams, ja man ir 50, tad man būs jāskaita uz 30. rindu. Otrs variants ir paskatīties drogas un meklēt pēc kaut kādiem komentāriem, kurus šeit taisa iesūtne. Ja, tas ir iesūtnes ieraksts, mēs varam arī pēc viņa meklēt 50. vai atkal iet uz pašu dokumentu iesūtni, skatīties, ka tas ir oktobris. Jautājums varbūt ar tiem attēliem, kad viņiem tiek dots nosaukums. Tur ir kaut kāds atšifrējums, kā mēs viņu varam atšifrēt rindiņās avans norēķinā. Es domāju, ka problēma ir tajā, ka tos attēlos nevar atrast. Nevar atrast, nē. Šobrīd nav nekāda tur failu pārsaukšana vai kaut kas tam līdzīgs. Nedomāju, ka pēc numura. Es meklētu šādi oktobris. Ja man ir ļoti daudz avans norēķinu personas, meklētu vēl pēc Kaspara.
Jā, varbūt Un es tad, pārpratu Jo es jautājumu. varbūt Tāpēc. tā situācija, nu, kā mums veidojas dzīvē, ka mēs ar klientu esam vienojušies, ka mēs kā čeku ņemam ārā. Nu, viņš saka, labi, tu saproti, man tur ir risks ar nodokļiem, ņemam to čeku ārā. Mums ir avans norēķins ar 30. Mēs no Kospocket viņu izdzēšam, pieņemsim no iesūtnēm, izdzēšam, bet mēs gribam pārliecināties, ka viņš ir izdzēsts arī tur no tiem attēliem un vairs pa vidu tur nemētājās. Es tad varbūt ir jāmeklē precizēju. vienalga, ir jāmeklē iesūtnē. Ja tas avans norēķins jums viņš ir jāatslēdz, ja viņš ir bijis grāmatots, jo ir jau dati aizgājuši uz grāmatojumu, tas ir jālabo. Jūs varat to dzēst no šejienes, un šī rinda pazudīs no avansa norēķina. Ja viņš, ja mēs avans norēķinām, ja mēs dzēsīsim šo iesūtas ierakstu, tad viņš pazudīs no šejienes un pazudīs arī fails. Manuprāt, to mēs tūlīt arī pārbaudīsim. Tātad, ja es meklēju šo te 33. ierakstu, tad es pēc piegādātāja viņu visdrīzāk failu varēšu atrast šeit. Un šeit ir šis fails, es varu priekšskatīt šeit viņu un saprast, kas tas tāds ir. Un ja es saprotu, ka es no tā negribu viņu vispār grāmatojumā redzēt, es viņu izdzēšu no iesūtnes. Un es domāju, ka mums vajag pārlādēt šito te avans norēķinu. Lūk, tātad viņš ir pazudis un skatāmies, kas ir pielikumā. Pielikumā gan viņš paliek. Tas nozīmē, ka šis numurs jāmeklē ir pielikumā. Sākumā dzēšama. Ja mēs negribam arī šeit šo failu redzēt, tad viņš ir manuāli jādzēš ārā. Dita tev piekrīt. Jā. Es droši vien pierakstīšu šo vēlmi, un mēs varam padomāt, Varētu vai nu ieraksta numuru vai dokumentu numuru nosaukumā. vai pie dzēšanas mēs varētu dzēst arī pielikumu, kas ar to saistīts, bet man liekas, ka tur vairs nav saites. Bet es jautājumu sapratu, varbūt tur kaut ko var uzlabot. Bet Jā, kopumā šobrīd tas risinājums ir tāds, kad ir jāpaskatās tad attiecīgi šeit šī faila nosaukums 288 un no pielikumiem tad ir jādzēš ārā, ja mums viņš šeit traucē. Okay. Jā, no Anitas papildus komentārs, tas bija viņas jautājums, ka avans norēķinā veicot grāmatojumu ir jāredz pats dokuments, atrast attiecīgo dokumentu sanāk pārāk ilgs process. Vēlreiz? Avansa norēķinā veicot grāmatojumu ir jāredz pats dokuments, atrast attiecīgo dokumentu sanāk pārāk ilgs process. Tas bija tieši par to Jā. jautājumu, par to Tātad. atrast to konkrēto čeku, jā. Tātad mēs redzam šos dokumentus secībā. Blakus šim te avans norēķinam. Vai nu mēs tos kontus jau veidojam, kontus pievienojam jau un visu grāmatojumu sakārtojam šajā iesūtnē, kur uz katru dokumentu ir viens pielikums. Vai ja mēs to neesam izdarījuši tur, mēs to varam darīt avansa norēķinā. Mēs blakus redzam attēlu, mēs varam pārslēgties uz nākamo attēlu un redzēt to un attiecīgi sekot līdz rindām. Bet, ja čeka tiešām ir 50 un vairāk, es to pati darītu iesūtnes ierakstā, sakārtojot šeit jau šo grāmatojumu līdz galam, ievedot kontu, vajadzīgo kontu, vajadzīgo objektu, izmantot autogrāmatojumu, ja vajag sakārtot PVN kodus, un tad šis darbiņš man būtu attiecīgi viens dokuments, viens ieraksts, tas būtu šeit viegli. Es ceru, ka varēju saprast. Jā, Anita, ja vēl kādu komentāru par šo, tad droši rakstiet čatiņā, tad arī paturpināsim tālāk. Paldies! Laikam arī jautājums Ritai tālāk. Vai CMR importētu caur Kospocket var pievienot ar roku grāmatotam kreditoru rēķinam? Grāmatotam kreditoru rēķinu. Tātad
Šie CMR ieraksti tātad mums ir kā papildus dokumenti. Tas ir, par ko Dita stāstīja, ka var iesūtīt citus pielikumus. Ja? Mēs viņus arī varam saņemt dokumentu iesūtnē. Mēģināsim te. Viņi atnāks šeit, un arī visi dokumenti būs kā atsevišķs ieraksts. Pieņemsim, ka šis ir mans CMR, un viņš visdrīzāk vai nu attiecās uz kādu piegādātāju rēķinu. Es pieņemu, tad, ja es strādāju Costpocket, šis piegādātāja rēķins ir arī blakus kaut kur šeit. Ja? Es atveru savu piegādātāju rēķinu, un tādā gadījumā es mēģinu šo attēlu no savas CMR. Tā būs vieglāk. Pārslēgšos, lai es redzu tikai failus, mēģināšu viņu ievilkt šeit te, ja es neesmu apmaldījusies. Nebūs. Tā, paņemsim šito nost. Tātad es viņu pārvelku vienkārši no viena pielikuma pie otra, un to es varu tālāk no dokumentu iesūtnes veidot piegādātāju rēķinu. Es varu, abi šie faili aizies līdzi. Vai to var izdarīt grāmatotā piegādātāja rēķinā? Es atvēršu vaļā. Tas ir mūsu realizācijas rēķins, bet, nu, labi, piegādātāja rēķins tieši tāds pats ieraksts. To pašu var darīt. Es nevarēšu vai es varēšu iegrāmatot? Droši vien varēšu. Tātad tas, ka ieraksts ir grāmatots, netraucē pievienot viņam pielikumus, un es to pašu varu ievilkt šeit. Ja? Tātad šeit arī ir vēl viens dokuments. Tātad grāmatojums netraucē pievienot pielikumus. Vai tas ir ērtāk to darīt jau arī iesūtnē, vai to darīt kādā citā ierakstā, to tad izlem jau darba gaitā. Nākamais. Tā, jā, paldies. Nākošais jautājums no Aigara. Kas par tevi par saistībā ar maksājumu kartēm vai pielīdzināšana nenotiek automātiski? Jā, vajadzētu notikt automātiski. Vēl varbūt situācijas, kā teiksim, kad es augšu pielādēju rēķinu, ka nenotika automātiski. Tos gadījumus mēs cenšamies pētīt pa vienam. Šajā gadījumā mana aizdoma ir tāda, vakar šo Lursoft rēķinu es jau tā kā notestēju, es pievienoju, viņš pielīdzinājās automātiski, es viņu pēc tam izdzēsu. Iespējams, ka tādēļ, ka es viņu izdzēsu, sistēma uzskata, ka tas vairs nav tas. Lai gan pielīdzināšanai vajadzētu būt pēc piegādātais datums, summa, valūta, dokumenta numurs, iespējams, bija. Jā, vajadzētu automātiski. Cik precīzi šobrīd tas notiek, tas ir jāpārliecinās praksē. Paldies. Nākošais jautājums arī Ritai man šķiet no Līgas. Vai pakalpojumu sniedzējs ir jāizvēlas no kāda konkrēta saraksta, vai var meklēt arī kādus citus risinājumus no citiem piegādātājiem? Vai pakalpojumu? Nē, man liekas, tas ir par digitalizācijas Tas ir jautājums. par finansējumu. Tur tie piegādātāji saraksts ir viņu ieteicamie, ar kuriem būs tā kā vieglāk šos risinājumus ieviest. Bet jūs droši varat no saviem, kā Kaspars minēja, jums vienkārši jāpierāda, kāpēc tieši to risinājumu ieviesēju jūs vēlaties savā projektā. Jā, tas bija saistīts ar to atbalsta projektiem. Tā, jā, Vita vēl pieminēja komentāru par to, mēs runājām pirmīt par to dzēšanu, ja iesūtīts vēl viens dokuments, ir, jā, esot bijis izmantota poga sūtīt vēlreiz Costpocket pusē, cik saprotu, tā kā tad dokuments ir vēlreiz. Jā, nu mēs tai pogai pielikām, ja redzējāt, vēl pirmkārt viņai nosaukums tagad ir iesniegt vēlreiz, tā kā, kas jau norāda, ka vēlreiz tikai iesniegt, un tā, kad uz viņus nospiedām, vēl parādījās, vai esat pārliecināti, ka vēlaties. Tā kā Rita tā strauji nospied uz viņu, es pieļauju, ka klientiem steigā arī tā gadās. Jā, sūta vēlreiz, sniedz vēlreiz. Bet, nu, jā, no savas puses, tas, ko mēs kā varējām, mēs uzlaisījām tādu dubultu drošību. Jā. Jautājums visticamāk par Costpocket Kasparam, kā ir
Kā ir ar kļūdām nolasīt informāciju no rēķina? Piemēram, pareizs numurs lielais I netiek sajaukts ar mazo L, S sajaukts ar 5 un tam līdzīgi no Jā, Eiropas. labs jautājums. It kā netiek jaukts, ne. Ja, teiksim, runa ir par piegādātāju nosaukumiem, tad parasti, ja tiek atrasts reģistrācijas numurs vai PVN numurs, tad nosaukumu paņem no datubāzes, no, teiksim, Lursofta. Par rēķinu dokumentu numuriem. Nu, līdz šim mūs izmanto kaut 1100 uzņēmumu, par tādu kļūdu nav bijusi, tā kā par tādu sajaukšanu. Es pieļauju, ka to var arī nepamanīt cilvēks, jo ieimportējot grāmatvedības sistēmā, tas L arī izskatīsies tāpat kā lielais I. Jā. Es atbildēšu, ka nē, bet varbūt. Jā. Es atvainojos, es sajauks ar 5 noteikti nav bijis. Jā, vēl bija komentārs no Ingas. Pieļauju, ka tas uz Moneo uz Ritu par to. Piekrīt tam, ka prasās redzēt čeka bildi, tāpat kā ieejot rēķina ierakstā. Piemēram, avans norēķinā, uzejot uz rindiņas, redz uzreiz arī čeka bildi. Paldies par komentāru. Es to piefiksēšu kā vēlmi. Šobrīd tas nav iespējams. Viņš ir rādās blakus lodziņā. Bija arī vēl komentārs no Anitas par to, ka avans norēķinā ierakstot kontējuma numuru, PVN likme pārlec uz 21%. Norēķinā ierakstot kontējuma numuru. Tad man ir jāpaskatās. Domāju, ka tas diezgan maz ir saistīts ar tieši mūsu Costpocket, bet avans norēķinā ierakstot kontējumu, tad nozīmē, ka Tas, man tā liekas, ir daudzās, arī citās vietās pie definētām dokumentu iespējams veida viņš automāts norāda. Tas arī ir kredītrēķiniem. Ja tu pārmaini no parastā rēķina uz kredītrēķinu, viņš arī automātiski ieliek PVN likmi KR 21. Tur, man liekas, tie automātiski uzstādījumi jāapstāsta. jā, bet kopumā, ja es ielieku kontu biroja izdevumu, man ir šis 21, bet es to varu mainīt uz kaut ko. Bet tur pa likmi iet runa. Tas, kas nāk no Costpocketa. Jā, tad jāskatās konkrēts gadījums. Es domāju, Jā. ka jāraksta ir uz atbalstu un jāsaprot par tieši kāda ir tā Tas darba varbūt var plūsma. iesūtnes būtu pusē paskatīties. Iesūtnes ierakstā. Jo tas, ka maina tās likmes, man jau ir. Viņš daudzos arī citās vietās to dara. Tātad, kā jau es stāstīju, tiek ņemts noklusējuma likme, kas atbilst Latvijas tagad ieliec kontu reģistrētam. numuru. Tagad es ielikšu kontu visparstāko. Ja man pie konta kaut kur ir pielikts PVN kods, tad viņš, protams, šajā gadījumā mainīsies. Ja kontā nav nekas ielikts, tātad, kā jau Moneo lietotājs zina, šo PVN kodu atpazīšanu var iestatīt daudzos līmeņos, pie konta, pie piegādātāja kartiņas un tā tālāk un tā tālāk. Vienkārši ir jāpaskatās, kurā brīdī tas, ko mēs esam iestatījuši, šajā brīdī mums, piemēram, spēlē par sliktu un varbūt kaut kas ir jāpielabo tajos iestatījumos, kas ir Moneo. Tur papildus komentāru vēl ienāca par šo. Jā, Anita pieminēja, ka par PVN 21% avansu norēķinu tas domāts importētajos dokumentos no Costpocketa. Jā, tātad vēlreiz likme atnāks no Costpocketa un dzīvos šajā kolonniņā. PVN kodi birs iekšā tādi, kādi ir noklusējuma, un mums tie ir jāmaina. Ja tu pieņemsim šobrīd ieliksi ieliec auto grāmatojumā, ka tā ir automašīnas izdevuma, viņš Šeit. Jā, tur viņš mainīs. Tur notiek tas spēle ar likmēm, kur grāmatvedim jāpāriet vēlreiz pāri. Vai piemēram reprezentācija. Un tad viņš tur apakšā. Jā, bet šajā brīdī mēs ieliekam to kas ir pareizs, jo mēs to esam iestatījuši tajā autogrāmatojumā. Es saprotu, ka konflikts ir tajā, kad šīs likmes ir sakārtotas Costpocketā,
Jā. Šeit būs, es tagad nevaru šeit ierakstīt droši vien, tāpēc, ka man no Kospocket atnāk tikai viena likme. Ja šeit ir, piemēram, 5, tad šeit visur būs 21, jo tas ir noklusējuma, un mums skatoties uz likmi ir jāpielāgo atbilstošās PVN kods. Rita, tikko te bija viena rindiņa ar B. Nomaini vienu rindiņu uz B. Jā, bija uz B, es varu atpakaļ uz B Jā, uzlikt. un tagad kontu nomaini šai rindiņai. Uz kuru? Uz kaut kādu. Uz kaut kādu. Par šo iet runa, ka tagad atkal ir uz Tad pēdējos sākumā liekam kontus un pēc tam liekam kodus. Nu, lūk, arī atbildi. Zana, vai ir vēl kāds jautājums? Vēl ir viens jautājums, jā. Paldies par iepriekšējo atbildi. Vai ir iespēja pārbaudīt, vai visi Kospocketā esošie rēķini ir aizeksportējušies uz Moneo? Vai nav pa ceļam pazudis kāds aizķēries? No savas puses var pateikt, ka Kospocketā tāda par to liecinātu statusi dokumentiem, ja ir apstiprināts un nosūtīts vai nosūtīts, tātad viņš ir aizeksportēts uz Moneo. Un Moneo pusē Rita noteikti teiktu, ka pirmais, kas ļauj pārbaudīt, ir atskaite pēc dokumentu importa. Es domāju, ka visvieglāk tomēr aiziet un apskatīties šeit, jo dažreiz klienti lieto šo cilvēku atpazīšanu, nevis robotu. Tad šie dokumenti kaut kādu brīdi stāv un gaida, kamēr cilvēks viņus pārbaudīs, un tie dokumenti nekad nenonāks, kamēr viņiem nebūs konkrētais status. Kaut kādi dokumenti gaida apstiprināšanu. Un tiešām ir, šeit ir viss vieglāk paskatīties. Te var ieraudzīt arī kaut kas ir dublikāts, jā, vai kaut kas ir nepabeigts. Un šeit ar šiem statusiem ir visvieglāk saprast, kas ir noticis. Labi. Labi, tas tad arī no jautājumiem šobrīd ir viss. Jā. Tas ir viss. Paldies. Tikai 2 stundas mums prasīja. Okay. Nu, tādā gadījumā, jā, no savas puses vēl tikai atgādināšu, ka pēc webināra, tad jau, kad arī webināra ieraksts būs augšu pielādēts YouTube, mēs to izsūtīsim e-pastā un izsūtīsim arī aptauju. Tātad, jā, lūdzu aizpildiet, tas mums ļoti palīdzētu. Būtu ļoti interesanti zināt jūsu viedokli. Paldies visiem, kas izturēja šīs 2 stundas. Paldies, Kaspar, ka uzaicināja. Es novēlu visiem raitu digitalizēšanos un mazāk manuāla darba. Jā, paldies jums arī. Čekus vada tikai tas, kuram tas ļoti patīk. Vēl viens ātrs jautājums. Tikko ienāca, ko nozīmē, ja Kospocketā status rādās noklikšķinēts šeit? Tad dokumentu digitalizēšana līdz galam nav izpildījusies. Vai nu varbūt robotam bija kaut kāds, nezinu, kāda problēma, vai dokuments tika augšu pielādēts, bet visi soļi netika izieti. Būtībā tad vajadzētu nospiest uz tā dokumenta, pārbaudīt, vai visi dati ir savadīti, vai visi ir korekti, un tad nospiest iesniegt visdrīzāk, vai nosūtīt. Tā poga būs. Paldies. Jā, paldies arī no manas puses, kā no grāmatvedes, un novēlu kolēģiem satikt klientus priecīgās reizēs vairāk un tādās zinošās reizēs, nevis papīra dokumentu saņemšanas steigā, paskrienot garām vienam otram. Un tiešām izmantojam rīkus un digitalizējam lietas, ko var izdarīt mūsu vietā šīs te aplikācijas. Super, paldies. Jā, paldies visiem. Atā. Atā. Atā.